Esiet sveicināti vēlreiz, un man ir patiesas prieks jūs sveikt konferencē. Esi drošs, ka darbs ir drošs, un mēs joprojām turpinām runāt par darba drošību, par paveikto, par darāmajām lietām, par jauniem izaicinājumiem. Mēs izdiskutējām pirmajā daļā daudz svarīgus jautājumus, ar kādiem izaicinājumiem mums nāksies saskarties un kā tos beigās vismaz emocionāli un iespējams arī praktiski risināt. Mēs turpināsim mūsu konferenci ar 4 brīnišķīgiem pieredzes stāstiem. Tad liecības, ko darīt konkrēti savā uzņēmumā, kā rīkoties, kad kādi jautājumi ir neskaidri vai kas ir jārisina. Bet vispirms es došu vārdu Valsts darba inspekcijas vadītājiem Renāram Lūsim. Renār, lūdzu mums tonalitāti. Paldies ar aplausiem! Jā, paldies, Uģi, un tiešām sveicu jūs vēlreiz arī šajā konferences otrajā daļā. Mēs pirmajā daļā ļoti daudz runājam par to, kas mums ir jādara katram vienam, lai tā situācija mainītos. Mēs varbūt vienu mazu aspektu izlaidām, tāpēc es ātri atgriezīšos par lietu, par ko mēs tā ļoti dziļi nediskutējām, bet kas mums parādās, ja mēs runājam atkal par nelaimes gadījumu statistiku, tās izmeklēšanas rezultātiem, kas mums parādās kā viens no galvenajiem cēloņiem, tā ir darbinieka rīcība. Nedrošā rīcība, neuzmanība. Tās tādas liekas, it kā pašsaprotamas lietas, un uz to ļoti viegli daudz, kas tiek norakstīts. Tā pašā laikā ir otra kustība, gan uzņēmumu, gan valstu, es pat teiktu, kas šādu nelaimes gadījumu cēloni ir izslēguši no savas nelaimes gadījumu cēloņu saraksta. Respektīvi, nav iespējams notikt nelaimes gadījumu tikai tāpēc, kad ir bijusi neuzmanība. Tam vienmēr ir kaut kāds dziļāks iemesls, vairāki aspekti, kāpēc šī rīcība ir bijuši tieši tāda, vai tā ir bijusi nepietiekama apmācība, vai nepietiekama uzraudzība kontrole, vai nedroša darba metode, vai pats process ir uzbūvēts tāds, ka tas cilvēciskā kļūda var notikt. Mēs dzirdējām no rīta Anta gadījumu, kad šī mašīna pieļauj šo iespēju, ka to ar savu rīcību var nonākt tajā bīstamajā zonā. Jā, tā mašīna tā varbūt ir uzdizainēta, bet varbūt tas pats dizains un darba process nav domāts tam, lai droši strādātu, ka viņš jau sevī ietver šo risku, ka nelaimes gadījums šāds vai citāds var notikt. Tāpēc es teiktu, ka es aicinātu visiem, mēs runājam par tām kļūdām, no kurām mācīties no citu kļūdām, ir arī šai neuzmanībai, šai darbinieku rīcībai pievērst dziļāku uzmanību. Nevis to atrast kā tādu vieglāko cēloni, uz ko var visu norakstīt, bet meklēt izskaidrojumu un tālākus pasākumus, kā rīkoties, lai šādi negadījumi neatkārtotos. Un man ir liels prieks, ka mums turpinājumā tiešām nāks 4 pieredzes stāsti, un es atkal atgriežos pie šī vārda pieredze un piemērs, jo caur šo personīgo piemēru, caur šo pieredzi mēs varam tiešām iedvesmoties, un visi uzņēmumi, kas piedalās šajā konferencē un daudzās citās mūsu konferencēs, kā Zelta ķivere, nāk un liecina, kas atrod savu laiku no aizņemtās dienas kārtības tikai tāpēc, lai atnāktu un padalītos ar kaut ko labu citiem. Tiešām viņi ir tādi īstie patiesie drošības vēstneši. Tā kā milzīgs paldies jums, uzņēmumi, kas nākat un kas tuņās nāks uz skatuves, ka jūs esat šie mūsu drošības vēstneši. Ja mums kampaņā ir hokejisti kā vēstneši, tad jūs esat mūsu reālie ikdienas drošības vēstneši, kas ar saviem lieliskajiem piemēriem, ar savu neatlaidību darboties, meklēt nākamos pasākumus, nākamās veidus, kā uzlabot drošību konkrēti jūsu vidē, bet jūs arī stāst to visiem pārējiem, ka pārējiem atliek tikai pašpikot un uzņēmumam ir gatavs risinājums. Tā kā milzīgs mums paldies un sagaidām ar aplausiem nākamos runātājs. Paldies, Uģi! Paldies, Renār! Neko neturiet pie sevis, nekad dzīvē. Ja jums ir kāds jautājums, vienmēr vaicājiet, jo tikai vaicājot, mēs uzzinām atbildes. Lūdzu, šodien lietojiet Slido platformā un jautājumu atbilžu stāstu. Mums ir pieslēgšanās kods ļoti viegli atcerēties 0007, nevis kaut kurš James Bonds, bet vēl vien 0 klāt. Tas ir vēl labāks nekā James Bonds noteikti. Tā ka lūdzu vaicājiet katram lektoram, es pēc viņu prezentācijas uzdošu šos jautājumus, varat padalīties ne tikai ar jautājumu, bet arī ar savu viedokli. Paldies jums liels, varat arī skanēt QR kodu. Brīnišķīgi. Mēs ķeramies klāt nākamajām 25 minūtēm. Drošība sākas ar klātesamību. Tāds virsraksts slēpjas zem SIA Vitol termināla Latvija procesa drošības inženiera Dagne garā prezentācijas. Dagne, paldies! Skatuve ir tava. Aplaus Dagnim! Labdien! Nav ierasts mikrofonā, bet labi. Labdien visiem šajā brīnišķīgajā dienā. Ceru, ka jūs jūtaties ļoti labi un labā noskaņojumā. Jā. Man ir neierasti drusciņi runāt zem vārda Vitol termināla Latvija, jo tas ir samērā jauns uzņēmums. Un tomēr es runāšu par šo uzņēmumu. Viņam vien ir daži mēneši, bet tas nenozīmē, ka viņam nav pieredzes.
uzņēmums kopumā jau tirgu ir vairāk kā 60 gadus. Viņš nav tik pieredzējis, tik nobriedis kā Švenk. Viņš nav tik pieredzējis un nobriedis kā Schneider Electric, bet tomēr 60 gadi kaut ko nozīmē. Un, mēs neesam liels uzņēmums. Mēs neesam liels uzņēmums. Mēs esam lielā teritorijā, 94 hektāri tomēr, un šajos 94 hektāros ir izvietot daudz rezervāri, un mēs nodarbojamies ar naftas produktu un naftas ķīmijas pārkraušanu. Un, ja jūs saprotiet, kas tie pa produktiem, tad ņemiet vērā, kad mēs, mācot savus cilvēkus, viņiem stāstam, ka pa priekšu uzņēmums sprāgs un pēc tam viņš degs. Un pa mums zinās visa pasaule tādā brīdī. Bet, kā jau teicu, mēs vairs neesam liels uzņēmums. Mēs nodarbinām uz doto brīdi 107 cilvēkus. Šie 107 cilvēki nodrošina visu tehnoloģiju, lai tā darbotos un strādātu. Uzņēmums vēl aizvien strādā, lai arī tie dati, ko jūs redziet, ir uz 22. gadu un it kā ir ļoti labi, tad jāatzīmē, ka, protams, uz doto brīdi apgrozījums ir stipri nokrities un arī finansiālajie rādītāji ir gājuši mazumā, un tas ir saistīts ar ģeopolitisko situāciju. Kopumā uzņēmuma vidējais darbinieku vecums ir 45 gadi, tad saprotiet to, ka mēs vēl esam viena paudze, kas nāk no citiem laikiem, un ar to kultūru viņi nāk. Vecākais darbinieks vispār uzņēmumā 66 gadi ir uz doto brīdi. Viņš ar lielāko prieku iet pensijā, bet viņš nevar aiziet, jo nav vietā, ko paņemt. Nav speciālistu tādu. Vidējais stāžs 19,4 gadi, spriediet paši, daudz vai maz, vecākajiem 38. Tie ir cilvēki, kuri reāli strādā fiziski smagu darbu. Ja tas būtu tā īsumā par mūsu uzņēmumu. Ja mēs skatāmies par drošības rādītājiem, kādi mums viņi ir, tad jāatzīmē to, ka uz 23. gada 1. augustu mūsu incidentu rādītājs, tas saucamais TIR, bija 0. Un uz 1. augustu mums bija 2.288 stundas bez nelaimes gadījumiem ar darba nespēju, kas būtu saistīta ar darba vīdes riskiem. To, ko jūs redzat uz ekrāna, ir viens nelaimes gadījums 21. gadā, bet tas ir absolūti nav saistīts ar darba vīdes risku. Tas ir ar darbinieka dzīvesveidu saistīts vairāk. Un savukārt tie 2 pirmās palīdzības gadījumi arī ir, viņi, protams, visi ir izmeklēti, bet viņi ir vairāk ar cilvēka, darbinieka dzīves gājumu, kā viņš sevi dzīvo, un tā sekas vienkārši ir atnākušas uz darbu, un darbā viņas ir notikušas. Toties šajā gadā jau mums ir viens negadījums ar darba nespēju, un tas nav ar ar Vitolu terminālu darbinieku, tas ir ar mūsu darba uzņēmēju. Ir 2 pirmās palīdzības gadījumi, un mēs visus šos gadījumus izmeklējam. Mēs izmeklējam viņus ļoti pamatīgi, ļoti smalki, un mēs mēģinām saprast, kāpēc viņi ir notikuši un kas ir bijuši tie patiesi iemesli. Tāda ir mūsu statistika. Mēs neesam laimīgi, ka mums ir šis viens nelaimes gadījums un visi šie 2 pirmās palīdzības gadījumi, jo tie ietekmē mūsu kopējo stāvokli arī tirgu. To skatās klients, to skatās mūsu sadarbības partneri, bet viņi ir notikuši. Un mūsu dzīve sākās no nulles atkal, un mēs sākam visu no jauna. Tāda ir mūsu situācija. Man nebūs daudz slaidu, bet tas nenozīmē, ka es neiekļaušos, kas var arī neiekļauties 25 minūtēs. Drošības sākas ar klātesamību. Kad man pajautāja, kāda būs tēmas nosaukums, man tā ir ļoti sāpīga tēma vispār izdomāt nosaukumu kaut kam. Man bija grūti izdomāt maģistra darbam tēmu, man bija grūti izdomāt doktorantu darbam tēmu,
man tas ir ļoti grūts uzdevums, un arī šis man bija grūts uzdevums. Bet kaut kā es tomēr līdz viņam nonācu, un drošība sākas ar klātesamību. Un ko tad mēs darām, lai šī drošība sāktos ar mums pašiem, ar mums katru kā individu? Uzņēmumā viss sākās ar to, kad mēs organizējam drošības apgaides. Safety Observation Rounds. Tas nozīmē to, ka katram darbiniekam, neatkarīgi no tā, kādu statusu viņš ieņem, neatkarīgi no tā, kāda pozīcija viņam ir, viņam 2 reizes gadā, vismaz 2 reizes gadā, jāiziet teritorijā un jāpaskatās, kā citi strādā. Jāpaskatās ne tikai, kā viņi strādā, bet arī tieši no drošības viedokļa jāpaskatās. Ko tas dod? Tas dod to, ka šie cilvēki 2, viņi viens otru iepazīst, jo viņi parasti ir dažādi. Otrām kārtām, viņi mācās drošību uz vietas objektā. Un tas ir ļoti daudz. Un šādā veidā viņi mācās mainīt sevi no iekšienes. Viņi maina savu skatījumu uz ārpasauli. Un, ja mēs paskatāmies vēsturē, drošības apgaides mums jau ir no 2008. gada, tad ļoti daudziem cilvēkiem ir izmainījies ieradums, ir izmainījies skatījums vispār uz lietām. Un tikai pateicoties tam, ka šīs drošības apgaides ir. Otrs, mēs kā uzņēmums katru mēnesi noteiktā dienā, un tagad pēdējā laikā tās dienas mainās, mēs organizējam drošības sanāksmes. Tas ir notikums, kur sapulcējās visi uzņēmums, kuri tajā brīdī nav aizņemti, un mēs runājam stundu par drošību. Mēs runājam par incidentiem, kas ir notikuši pie mums, kas ir notikuši ārpasaulē. Mēs runājam par labās prakses piemēriem, mēs runājam par daudzām lietām, kā varētu izmainīt drošību, kā varētu izmainīt savus uzskatus, pārliecību, ieradumus. Un šādas drošības apgaides mums ir gan mūsu darbiniekiem, gan arī darba uzņēmējiem. Tas ir principā vienā dienā notiek 2 drošības sanāksmes. Un tur mēs par to runājam. Un tā ir laba prakse, kas arī maina cilvēku uzskatus, maina cilvēka ieradumus skatīties uz lietām. Man ir ļoti daudz piemēru, pie kā nākuši Dagni. Klausies, es redzu to, ko es kādreiz neredzēju. Un arī jūs variet pajautāt paši sev, vai jūs ejot par ielu, labi, šeit ir profesionāli, bet visdrīzākais, kad arī jūs ejot par ielu, ne visu redzat, jo mēs skatāmies to, ko mēs gribam redzēt vairums gadījumos. Tā ir tāda liela laba lieta. Nākošais drošības padome, drošības padomnieki, uzticības personas. Es pieļauju, ka katrā uzņēmumā šādi ir cilvēki, un ja nav, ieviesiet viņus, lai viņi ir. Un viņiem ir ļoti liela pievienotā vērtība, jo caur šiem cilvēkiem jūs variet dot atgriezenisko saikni starp no vadības uz darbiniekiem un darbinieku uz vadību. Iesaistiet viņu aktivitātēs, vediet viņus pa Latviju, pa uzņēmumiem, rādiet, kā citos uzņēmumos ir, lai viņi redz, kā ir savādāk kaut kas. Jo diezgan bieži darbiniekam ir uzskats, ka citur ir labāk, bet patiesībā citur ir tāpatās kā pie jums. Un tā mainās tas uzskati. Mums uzņēmumā ir darba atļauju sistēma. Mums nav paaugstināts bīstamības darbu. Tāpēc, kad mums paaugstināts bīstamības darbi, ir visi darbi. Mums nevar naglu sienā iedzīt, ja nav noformēts norīkojums darbu veikšanai. Mums nevar iziet teritorijā un nofotografēt rezervāru bez norīkojuma darbu veikšanai. Un tas ir process, kuru mēs uzraugām ne jau tāpēc, ka mums gribās birokrātija, bet gan tāpēc, ka ar šādu rīku palīdzību mēs pārliecinamies, ka mēs esam padomājuši par visiem riskiem, kuri varētu notikt, un mēs zinām, kā viņus novērst. Uzdevumu risku analīze. Tas ir latvisks nosaukums, task risk analysis, job risk assessment, sauciet kā gribiet. Tas ir brīnišķīgs pasākums, brīnišķīgs rīks, ar kuru palīdzību jūs
Un mēs šajā gadījumā izdomājam, kā izdarīt darbu pa soļiem droši. Mēs katru soli aprakstām ar riskiem, ar pretpasākumiem, ar atbildīgām personām un šo darbu darām pēc šāda plāna. Vēl viena ļoti laba lieta - pārmaiņu vadība. Es pieļauju, ka daudziem viņš ir, varbūt kādam nav, saucās Management of Change. Kāpēc viņš ir pieminēts šeit? Pirmkārt, jau sāksim ar to, tiem, kuriem 45, ISO 45,000 standarts, zina, ka tur arī ir Management of Change, pārmaiņu vadība. Un caur pārmaiņu vadību mēs, kā uzņēmumā, vēl jau izvērtējam riskus, jau identificējam bīstamības tajā brīdī, kad viņa process vēl nav uzsākts. Mēs jau zinām, ko mums vajag izdarīt, lai šo darbu mēs izdarītu droši nākotnē. Un tā ir vēl viena ļoti laba lieta. Drošības stand-up. Ziniet, kas ir stand-up? Vai ne? Šī gadījumā nav runa par pasmiešanos, par humoru. Runa ir par drošību. Un mūsu stand-up notiek burtiski nākamajās stundās, ja ir noticis incidents. Un šeit runa nav par negadījumiem ar cilvēku, tikai ar cilvēku. Šeit ir par jebkuru incidentu, kurš ir bijis daudz maz nopietns. Ir uzreiz stand-up. Tiek sapulcināts viss uzņēmums tajā brīdī, cik cilvēki ir teritorijā, tik viss ir savākti vienkopus. Un apmēram 15 minūtes mēs vēlreiz ātri atceramies visas drošības prasības. Mēs atceramies, kāpēc, mēģinām saprast, kāpēc šis incidents notikās. Un liekam uzsvaru, atgādinam, ka to nevajadzētu pieļaut vairāk. Instrumentu kastes sapulces. Labi skan, vai ne? Ziniet, kas tāds ir. Pieļauju Toolbox meetings, saucās. Brīnišķīga lieta, ieviesiet to savos uzņēmumos. Tā ir lieta, kad mēs darbu sākam ar 5 minūšu sapulci, kurā mēs īsi atgādinam, ko mēs darīsim pareizi, droši, kā darīsim, atceramies tos, kā lietot austiņas, kā lietot šito, kā darīt šito, kur iesim, kur skriesim, īsi atceramies. Brīnišķīga lieta. Pēdējā brīža riska novērtējums vēl viens rīks, ar kuru palīdzību darbinieks pats, tad brīdī, kad viņš pieņem lēmumu, es dzīšu iekšā naglu, viņš saprot, nē, tomēr te kaut kas nav līdz galam pareizi, man nav uzvilkti cimdi. Piemērs no manas personiskās dzīves. Zinu iekšā naglu ar neuzvilktiem cimdiem, rezultātā bija brīnišķīgs pirksts. Vienkārši. Tā ir pēdējā brīža analīze. Ja es to izdaru pareizi, tad incidents jau nevar notikt. Viņš var notikties, varbūt tās vēl kaut kādiem apstākļiem, bet viņš vairs nebūs tik smags un mazām sekām. Drošības veiktspējas indikātori. Tā ir vēl viena rīku palīdzība, ar kuru mēs identificējam riskus. Mēs identificējam, analizējam tos, un es piedāvāju arī jums tādus ieviest. Jo vairāk, jo labāk. Jā, jūtu, ka es vairs neiekļaujos termiņos, bet nu labi. Atvērto durvju princips. Tas nozīmē to, ka es varu aiziet pie sava bosa, mierīgi, ja viņam durvis stāv vaļā, ieiet un izrunāt visus sāpīgos jautājumus, un viņš man mierīgi uzklausīs. Mēs varam parunāties par drošību jebkurā vietā. Virtuvē, pie viņa kabinetā, uz ielas, vienalga kur. Un tā ir ļoti laba opcija. Tas atvieglo darbinieka uzticamību. Un visbeidzot, mums uzņēmumā visi ir atbildīgi par drošību. Nav viens dienas atbildīgāks par drošību nekā cits. Visi mēs esam atbildīgi vienādi. Es sēžu uzņēmumā, kur ir kopā tehnoloģi, tehniskie, vide, drošība. Un ļoti laba opcija, mēs viens otram varam komunicēt un izstāstīt, kas ir kas. Es dzirdu, par ko viņi runā, un es varu iejaukties un izstāstīt, pateikt, kaut ko vajag izmainīt savādāk. Sāku steigties, bet nu labi. Īsi, ko vajadzētu darīt? Vispirms jau atrodiet katrā uzņēmumā vadītāju, kurš būs čempions. Čempions drošībā. Un zem vārda drošības čempions tas ir līderis, kurš iet un gāžās par drošību. Viņš nebaidās par to runāt, viņš rāda piemēru visiem saviem cilvēkiem,
darbiniekiem, ka drošība ir ļoti svarīga. Izdariet to, nozīmējiet to, māciet viņu, un jums būs brīnišķīga drošība. Dzīvotspējīga darba aizsardzības politika. Es zinu, ka daudziem ir politika, bet vai viņa darbojas, vai viņa ir dzīva, jo realitātē šajā gadījumā cilvēks, kurš ir uzlicis parakstu uz politikas par drošību, viņš apņemās par to, ka viņam ir svarīga šī drošība, un to vajag darīt. Izglītojiet savus vidējā līmeņa vadītājus, un tas ir nopietns jautājums, jo tie ir tie cilvēki, kuri drošību nes teritorijā, nes objektos. Ir labā prakse, kad uzņēmuma vadītājs 1 stundu nedēļā velta drošībai. Vidējā līmeņa vadītājs 1 stundu dienā velta drošībai, un savukārt darbu vadītājs 30% no sava laika velta drošībai. Tā ir labā prakse. Un es esmu pārliecināts, ka es savā uzņēmumā agri vai vēlu to panākšu. Dzīvotspējīgas instrukcijas. Mums ir daudzas instrukcijas, mums ir procedūras, bet vai viņas darbojas? Jo ļoti bieži mums ir ļoti pareizi viss uzrakstīts, bet dzīvē viss notiek savādāk. Izveidojot tā, lai viņas būtu dzīvas. Ir viena laba lieta. Es pieļauju, ka daudzi grib sasniegt augstus karjeras, kāpt pa kāpnītēm augšā. Un arī darbinieki grib kāpt pa kāpnītēm augšā. Ļoti bieži mēs šīs kāpnītes ceļam caur kaut kādiem rādītājiem, kas saistīts ar labumiem. Iet runa par uzņēmumu vērtībām, mērķiem un tam līdzīgi. Izmainiet to. Pasakiet, ka nevis tavi sasniegumi būs svarīgākie, bet gan cik tu būsi aktīvs un labs piemērs drošībā, un nevis viņa veiksmes tie rādītāji, kas ir saistīti ar sasniegumiem. Tie ir piemēri, ko piedāvā pasaule. Mainiet šo te prizmu. Meklējiet patiesos incidenta iemeslus. Nevis tie, kas ir pa virsmu, kurus mēs viegli redzam, bet tos, kuri ir dziļi apslēpti. Un kā jau minēja Renārs, tur var būt gan ģimene, gan brauciens uz darbu. Tur var būt ļoti daudz iemeslu apakšā. Un meklējiet viņus. Jo jūs dziļāk meklēsiet, jo patiesāk būs un labāk viņus atradīsiet. Par indikatoriem es jau minēju, tas ir ļoti svarīgs moments. Jo vairāk jūs viņus atradīsiet, analizēsiet, jo labāki rezultāti būs. Nebaidieties paslavēt par to, ka darbinieki rīkojas droši. Pat ja viņi to dara, tas ir tā kā normāls process. Nebaidieties paslavēt. Viņiem vajadzīgs paslavs. Viņš saprot, ka viņu slavē, tātad viņš viņu motivēs. Tas ļoti spēcīgi motivē vispār. Darba aizsardzība personiskos mērķos. Vēl viens. Es pieļauju, ka daudziem ir, bet lieciet vairāk viņus. Par darba vidas riskiem atbild nevis darba aizsardzības speciālists, bet darba vadītājs. Pamēģiniet izdarīt tādā lietiņā. Es arī to gribētu savā uzņēmumā izdarīt. Bet tas ir piemērs, kurš parāda, ka cilvēks, kurš ir uz vietas, domās par drošību pirmām kārtām un nevis darba aizsardzības speciālists. Jo darba vadītāja primārais pienākums ir rūpēties par to, lai viņa darbinieki mājās aizietu veseli, laimīgi un viss būtu ļoti labi. Komunikācija. To jau šeit minēja, ļoti svarīgs moments. Komunikācija vienkārši bez viņas nevar. Un visbeidzot, runājiet par drošību. Runājiet par drošību virtuvē, runājiet par drošību kabinetā, runājiet par drošību pastaigā, runājiet par drošību. Ar piemēriem stāstiet savus piemērus, sliktos piemērus, labos piemērus. Nebaidieties par to runāt. Ja man būtu laiks, es jums tik daudz piemērus izstāstītu, ko nozīmē drošība, jo mēs esam paši, nesam to ziņu. Un
mums ir jāparāda, ka mēs nebaidamies par to runāt, jo cilvēkam ir kādam jānotic. Un darbinieks noticēs tam, kuru viņš uzskatīs par līderi. Tas, kurš būs galvenais, tas, kurš būs čempions. Un tikai tā mēs to varēsim sasniegt, to visu labāko mūsu uzņēmumos no drošības viedokļa. Nu jā. Un visbeidzot, ik viens darbinieks pieļauj kļūdas. Mēs visi pieļaujam kļūdas. Bet mūsu, kā vadītāji, kā līderu uzdevums ir izdarīt tā, lai šie darbinieki, pat pieļaujot šīs kļūdas, neciestu. Paldies! Katram uzņēmumam šādu darbinieku. Tagad mums ir daži jautājumi. Žēl. Es jau gribēju iet. Tev ir bagāta pieredze, un es domāju, ka tev nebūs nekāda problēma. Te ir par praktiskām lietām. Paldies, ka tu mūsu diskusiju ieliki vispār kaut kādā slaidā. Fantastiski, paldies. Man ziņo, kā pārliecināt vadību īpašniekus investēt darba drošībā. Labs jautājums. Pat grūti atbildēt. Es varbūt teikšu diezgan tā nežēlīgi. Ejiet tā kā zilonis. Ejiet un gāziet, un es pastāviet. Jo būtībā šie vadītāji, viņi ir tādi paši cilvēki kā jūs. Viņiem ir tādas pašas zināšanas, tāda pati pieredze, pārliecība un uzskati. Vienīgā starpība ir tāda, kad viņi ir vadītāji. Viņi arī ļoti daudz ko nezina. Un visbeidzot, ko es varu pateikt no savas personiskās pieredzes, vadītāji ir viegli pārliecināt ar cipariem. Un mūsdienu vadītājiem ļoti patīk krāsas. Aizejiet pie vadītājiem, parādiet riska novērtējumu, kurā ir sarkanā krāsā viss. Un pasakiet, ka šitas riska novērtējums aizies jūsu sadarbības partneriem. Es jums varu garantēt, ka jūsu vadītājs teiks, izdari visu iespējamo, lai tā krāsa samainās uz citu krāsu. Viņiem nepatīk sarkanā krāsa. Vismaz manā uzņēmumā noteikti nepatīk sarkanā krāsa. Esiet patiesi par to, ko jūs gribat pateikt. Ja jūs būsiet patiesi un jums noticēs, arī vadītājs noticēs. Māciet vadītājs. Viņi ir tādi paši cilvēki. Viņi daudzas lietas nesaprot. Tieši māciet. Māciet viņus. Virtuvē, vēl kaut kur. Nebaidieties aizrādīt. Pasakiet lielajam bosam, klausies, boss, tu tikko atbrauc ar mašīnu darba un mašīnā runāja ar mobilo telefonu braucot. Vai arī vēl labāk, tu atbrauc nepiesprādzējies. Pasaki viņam, viņš to novērtēs. Jo viņu ņem par piemēru, ja viņš grib izmainīt drošību uzņēmumā, viņu ņem par piemēru. Ja viņš nelietos to drošības jostu, ja arī runās pa telefonu, tad nedomājiet, ka jūs kaut ko izmainīsiet. Tur nav iespējams to izdarīt. Drošība sākās ar vadītāju. Ja vadītājiem ir svarīga, tas būs arī uzņēmumā tas. Kāds vidēji jeb aptuveni ir gada budžets uz darba drošību pasākumiem, kā piemēram apmācības, veselības pārbaudes, mērījumi un tam līdzīgi? Sākumu nedzirdēju, atvainojos. Kāds vidēji jeb aptuveni ir gada budžets uz darba drošības pasākumiem? Par naudu ir stāsts. Jā. Labā ziņa ir tāda, ka es uzņēmumā neesmu darba aizsardzības speciālists, es esmu procesa drošības inženieris. Man nav budžeta vispār. Un jūs man jautājat par naudu, es nezinu, cik kāds ir budžets. Teikšu, kā ir. Okay. Es varu pateikt vienkārši ciparos to, ko es zinu. Laboratorijas mērījumi gadā plus mīnus 1000 eiro mēs iztērējam, tas ar visu atbraukšanu, aizbraukšanu. IAL-iem ar katru, tagad es esmu darba aizsardzības speciālists, un IAL-os mēs esam iekonomējuši ļoti daudz naudas, jo es nemīlu naudu tērēt. Bet būtībā mēs neesam no tiem, kuri mētājās ar naudu. Bet tāpat laikā mēs saprotam, kas ir vajadzīgs, un mēs tam nežēlojam naudu. Tiešām. Vismaz gada beigās noteikti, kad ir pārpalikumi, kad ir jātiek vaļā no budžeta. Bet es nezinu, kāda ir cipari budžetā. Paldies, Dagni. Kā jūs darba drošības jautājumiem sekojat līdzi? Vai esat domājuši par digitalizēšanos? Ja nē, tad kāpēc?
Mums ir digitalizēta apmācība. Mēs varam apmācīt digitalizēt. Tātad attālināti instruktāžas izsūtīt uz kaut kurieni, un darbinieks kaut kur vēst to instruktāžu visām tam līdzīgām lietām. Par darba vides risku tādu lietu kā novērtēšanu, varbūt to, kas pieļauj tiek domāts, uz doto brīdi es esmu skeptisks pret to lietu, vismaz spriežot pēc tiem produktiem, kurus esmu redzējis, Latvijā esošos produktus. Viņi ir labi, viņi tiešām ir labi produkti, ja pie tiem piestrādātu drusciņi attiecībā par tieši risku novērtēšanu, jo man nav pieņemama risku novērtēšanas metode, kas ir, es atvainojos par žargonu, izzīsta no pirksta. Man ir vajadzīgi fakti, un es turos pie faktiem. Man, jo vairāk rādītāju, jo labāks novērtējums. Bet tas nenozīmē, ka mēs negribam digitalizēties. Mums ir digitalizēta negadījumu uzskaite, ziņojumu vadība. Principā mums viss ir digitāls. Vienīgais, ko mēs darām ar roku, mēs ar roku vērtējam riskus. Vispārējais ir digitāls. Darba atļauju sistēma, pateikšu vairāk, mums uz doto brīdi uzņēmumā ir cilvēks, kurš izstrādā atbilstoši pasaules mērogiem, labākajiem pasaules mērogiem, maintenance, apkopju vadību programmu, datorprogrammu, kuru jau 50% strādā. Viņš kopā ar savu kolēģi izstrādā pa minimālām naudiņu summām programmu, kura pasaulē maksā miljonus gadā. Tā kā iesaisties savus darbiniekus, jums ir brīnišķīgi resursi. Dāmas un kungi, kārtības ieviesējs bez budžeta, Dagnis Garais. Paldies, Dagni. Es ceru, ka pietiekami daudz citātu un ideju iegula jūsu blociņos un galvas procesoros, lai jūs jau rīt ķertos pie tā realizācijas. Mēs turpinām ar nākamo pieredzes stāstu un mēs dosimies uz brocēniem visticamāk. Sijā Švenka, Latvijas valdes locekli, cilvēku kapitāla un administrācijas direktora Linda Šedlere domā, dari, dzīvo. Švenka Latvijas darbinieki iesaista veselīgai un drošai ikdienai. Linda, prieks tev redzēt. Tev esot jārunā no katedras, rekā mūs visi dzirdēja tagad. Jā, labi. Super, paldies. Aplaus Lindai, paldies. Šis ir sarežģīti. Dagnis teica, tev jābūt pirmajam. Redz, kā pirmajam labāk viņš vismaz varēja pakustēties. Tagad ir tā ierobežot. Paldies, Dagni, tu visu pateici, es varu doties. Mēs darām ļoti daudz lietas Švenka Latvija tādā pat veidā, kā dara Ventspilī. Tāpēc, ka mēs esam kurzemnieki, pareizi. Bet es ticu, ka visā Latvijā daudz ko dara, un jūs uzzināsiet arī no citiem uzņēmumiem stāstus. Bet kas tad esam mēs, ja vēl kāds nav pamanījis? Šo sarkano bultu jūs esat droši vien pamanījuši uz daudziem ceļiem Latvijā, it sevišķi tie, kas dodas Liepājas virzienā, vai tie, kas dodas Tallinas virzienā, jo tur mūsu auto var pamanīt ļoti bieži uz ceļiem. Lūk, un kas tad mēs esam? Mēs esam cementražotājs. Mūsu mājas ir Brocēnos jau 85 gadus, bet kopumā uzņēmums pastāv jau 176 gadus. Tā kā gana ilgi, lai būtu uzkrāta kāda pieredze. Un šeit jūs redzat Latvijā, ko tad mēs darām. Mēs ražojam cementu, mēs tāpat no cementa ražojam betonu. Un, lai šo cementu un betonu saražot, mums ir vajadzīgs materiāls, kuru mēs iegūstam no zemes dzīlēm. Mēs ar tātad darbojamies arī karjeru izstrādē. Mums ir arī ostas termināls Liepājā, ar kuru mēs eksportējam cementu, jo 70% no mūsu produkcijas tiek eksportēta uz Skandināviju un Somiju. Tātad mūsu pamattirgus ir Skandināvija, un šeit Latvijā mēs esam tāds produktu radītājs. Apgrozījuši mēs kaut ko esam, nav tā, ka neesam, kaut kas ir arī mūsu maciņā iekritis. Bet lielākais, protams, iemesls, kāpēc mēs to darām, ir cilvēki. Un cilvēki jau šo daudz gadu garumā. Un šeit jūs redzat, mūsu paši cilvēki ir apmēram 350 Latvijā, apmēram 650 apakšu uzņēmēji. Tātad tā kopējā ieteikuma no mūsu uzņēmuma darbības ir uz 1000 cilvēkiem ikdienas. Un, ja mēs tā padomājam plašāk darba drošības kontekstā, tad patiesībā tā ietekme ir uz kādiem 10 000. Kāpēc? Tāpēc, ka vidēji katru no mums mājās gaida 10 cilvēki.
Tie ir tie paši tuvākie, kas uztrauksies par jums, ja kaut kas ar jums notiks. Tad mēs kā uzņēmums, tā ir mūsu drošības pēda uz 10 000 cilvēku. Tieši tik liels apjoms. Daudz vai maz? Ļoti daudz. Un jūs, protams, varat tagad izmantot šo multiplikātoru arī savos uzņēmumos un tiešām ar tādu objektīvu skatu apzināties to savu reālo ietekmi. Mēs esam 44, 45 gados. Mums pamatā ir vīrieši, un tā ir tā lielākā riska grupa Latvijā. Un mēs to apzināmies. Mēs kā uzņēmums tiešām to apzināmies, jo mūsu gadījumā tas arī nav tik ļoti biroja darbs. Tas tiešām ir darbs gan izaicinošos apstākļos, bīstams darbs. Un mūsu cilvēki strādā mājās. Mūsu cilvēki procentuāli 70 vairāk procentu strādā māju darbu, tā skaitā darbu naktīs. Un iespējams jūs esat kaut kur dzirdējuši, ka darbs naktīs nozīmē pielīdzinātu darbu, ka cilvēks it kā pat jūtas kā nedaudz reibumā. Un tieši tā arī ir, jo cilvēki nogurst. Protams, māju grafikā ir arī savi labumi. Un daudz no mūsu darbiniekiem izvēlas starp maiņām pastrādāt kaut kur. Mūsu uzņēmumā mēs tam ļoti sekojam līdzi. Mēs tiešām prasām, cik tās ir stundas, kur tu būsi, kāds ir tavs maiņu grafiks, lai mēs saprastu, cik varēsi būt modrs tad, kad tu atgriezīsies savā maiņā atpakaļ savā pamatdarbā. Tā kā tā mums ir tiešām tāda ļoti būtiska lieta. Nelaimes gadījuma statistika. Mēs nevaram, diemžēl, lepoties ar tik vēl labu statistiku, kā Dagnis rādīja, bet mēs varējām lepoties 3 gadus atpakaļ. Un tai gadā es teicu, 0 ir iespējama, jo mums bija 6 gadi bez nelaimes gadījumiem ar darbnespēju. Milzīgs sasniegums priekš tādu uzņēmumu kā mums. Veiksme. Pamatā liela veiksme, kāpēc mēs tur bijām. Mums ir 3 strateģiskie virzieni, un visas tās ir 0. Mēs esam aģenti 000, 007, ne, 000. Tātad pirmā 0 mums ir 0 kaitējumu cilvēkam, otrā 0 kaitējumu videi, un trešā 0 tolerants pret korupciju un negodīgumu vai ēnu ekonomiku, kā mēs biežāk to sakām. Un šodien droši vien vairāk par 0 negadījumiem vai 0 kaitējumu cilvēkam. Mēs savā uzņēmumā, Dagnis bija ļoti praktisks ar dažādiem piemēriem, es būšu vairāk liriska. Mēs tiešām savā uzņēmumā esam izstrādājuši ceļa karti drošības jomā, atgādinot cilvēkiem ikdienas, kas ir patiesi būtisks. 14 vienkārši elementi, ko ar piktogrammām ir viegli atgādināt katru dienu, jo mūsu gadījumā tās ir 800 dažādas darba aizsardzības instrukcijas, kuras cilvēkiem ir jāatcerās. Mums ir 153 dažādi amati. Katram no amatiem ir dažādas instrukcijas, un tajā var apjukt. Lai cilvēki no tiesas atcerētos, kas ir būtisks, mēs esam radījuši šādu vienkāršu ceļa karti, atgādinot par katru no elementiem. Ir īsts apraksts, cilvēki vienmēr var izlasīt katru dienu, un mēs šos elementus tiešām ikdienā izmantojam. Un, ja mēs šodien runājam par tādu, ko tad darīt, kāda ir risinājuma, es to esmu nosaukuši par darbinieku superspējām drošībā. Un tie ir 3 elementi no mūsu ceļa kartes. Viens ir rūpēties par sevi un citiem, otrs ir ziņot par riskiem un incidentiem, un trešais ir būt atbildīgam un godīgam. Un ja šīs 3 lietas, šīs 3 superspējas tev piemīt, tad mēs ticam, ka lielā mērā mūsu darbinieki ne tikai spēs droši paveikt darbu, bet viņi spēs izdzīvot arī ikdienā. Un ja jūs kā uzņēmuma vadītājs vai darbinieks sev jautājat, bet ar ko tad man sākt? Man nav resursu, man nav budžeta, man nav to instrumentu, kas varbūt ir jums. Pavisam vienkārši lieta, ar ko jūs varat sākt. Sāciet tad ar to, ka jūs pajautājat saviem cilvēkiem, kā tev iet mājās? Kādus drošības līdzekļus tu izmanto mājās? Kādas ir tavas darba prakses mājās? Jo, kā jau tika pieminēts diskusijā, mūsu darba diena sākas patiesībā nevis ar darba vietas durvīm vai vārtiem, bet mūsu darba diena sākās ar izvēli, cikos mēs piecelsimies, vai mums nebūs jātraucās ar mašīnu, lai kaut kur paspētu, vai mums ir saplānots, ko mēs vilksim mugurā, lai paliktu veseli.
pajautājiet, kādas ir darbinieka prakses mājās. Sāciet ar to. Sāciet diskutēt par vienkāršām lietām, kas cilvēkiem ikvienam no mums ir tāpat bez darba vietas. Un tad, kad jūs panāksiet to, ka darbinieki sāk runāt par drošības lietām kontekstā ar savu privāto dzīvi, jūs viņus iešūposiet tematā arī par darba dzīvi. Un jums būs daudz vienkāršāk realizēt pārmaiņas darba vietā. Jo bieži vien mēs dzirdam, kad aiztaisās uzņēmuma durvis un darbinieks metās iekšā savā dzīvē, pārkāpj visu, brauc ātri, dzīvo ātri, mirst jauns. Un, diemžēl, arī mūsu uzņēmumā šī te negantā lieta ir, jo, ja es analizēju, kāpēc darbinieki ir pamatā prombūtnē, slimības rādītājs, tad tur ir ļoti daudz nelaimes gadījumu mājas dzīvē. Un mēs šo kā uzņēmums velkam kopā. Tātad, ja mēs ienācīsim cilvēku dzīvot droši mājās, es esmu vairāk kā pārliecināta, ka viņi droši izturēsies arī darbā. Un tā ir tā lielā domāšanas maiņa, ko mēs vēlamies panākt. Tātad šīs 3 superspējas. Nu, tad par to vienu no superspējām – rūpes par sevi un citiem. Veselība un drošība kā personīga vērtība. Mans pieminētais piemērs – sāciet ar māju dzīvi. Mums katram ir būtiski palikt veseliem un dzīviem. Katram. Jautājums ir, vai mēs to saprotam. Vai mēs no tiesas saprotam, ka tas mums ir svarīgi. Jā, mēs arī izmantojam hokeja tematiku. Mēs saviem darbiniekiem, jūs varat iegūglēt right on the spot, tā teikt, kāds izskatījās Terijs Savčuks, kurš bija vārdsargs 50. gados. Ļoti veiksmīga NHL zvaigzne, mira 40 gados. No savainojumiem, protams. Un, protams, kad šos te attēlus un cilvēkus tādus stāstot, jūs varat aizklāvēties līdz cilvēkiem. Izmantojiet tos. Mēs varam būt tiešām tikai pateicīgi mūsdienām, kuras sniedz unikālas iespējas pasargāt vienam otru. Es vakar skatījos sižetu, tagad sācies ir Ziemassvētku gaidīšanas laiks, Eņģeļi par Latviju. Tur bija stāsts par meitenīti, kas bija izdzīvojusi un izārstējusi 4. stadijas onkoloģijas saslimšanu. Un man likās, cik šis bērns vēlās tvert dzīvi. Un tur bija tas sižets tāds, kad viņai par prieku viņu aizveda satikties ar Air Baltica pilotu, kurš viņai parādīja pilotu kabīni. Un viņš viņai prasīja, ja tu ceļotu, viņa pieminēja, ka viņa grib uz Disneylandu tikt, viņš prasīja viņai, ja tu ceļotu ar lidmašīnu, kur tu sēdētu? Un viņa teica, aizmugurē. Kāpēc? Tāpēc, ka tur ir drošāk. Un pilots teica, mēs tev aizvadīsim drošību, kurā sēdvietā. Bet šis mazais bērns, kas ir izgājis 3 gadu ārstēšanas kursu, kurš vēl iet bērnu dārzā, kuram vēl visa dzīve ir priekšā, kurš ir 3 gadus nepadodoties cīnījies, viņš saprot, kāds ir drošības koncepts. Viņā tas ir ieēdies tik dziļi, tāpēc, ka viņš to ir izdarījis caur savu personīgo pieredzi. Kur es vedu, stāstiet šos stāstus saviem darbiniekiem, jo viņiem ir dota galva uz pleciem, rokas, kājas. Viņi ir spējīgi to saprast tagad bez ciešanām. Tā ir prevencija bez sāpēm. Dariet to. Tik pieminēts, ka varbūt augstākajai vadībai nevajadzētu pazīt visus cilvēkus, jo galu galā nevar taču paspēt, jo īpaši tad, kad ir liels uzņēmums. Jā, es piekrītu savā ziņā. Bet es nepiekrītu, ka nevajag. Vajag. Es savā uzņēmumā satikusi katru. Es saskaitīju kopā šajā un pagājušā gadā. Es esmu saviem darbiniekiem drošības apmācībām veltījusi 1,5 mēneša sava laika. Klātienes apmācībām, runājot ar saviem cilvēkiem. Vizītēs, apmācībās, stāstot stāstus. Kāpēc? Tāpēc, ka es kā uzņēmuma valdes loceklis labāk satieku dzīvu un veselu darbinieku, nevis satieku viņa ģimeni tad, kad ir noticis kaut kas slikts. Es viņa ģimeni gribu satikt laimīgus, priecīgus vasaras festivālu laikā. Kopā ar darbinieku. Nevis bez viņa. Un man tas ir personīgi svarīgi.
lai mēs kā uzņēmums to varētu sasniegt. Jā, mums nevienmēr izdodās. Jā, arī mūsu darbinieki mēdz rīkoties muļķīgi. Jā, arī viņi dažkārt nespēja paskaidrot, kāpēc viņi ir darījuši to, ko viņi ir darījuši. Bet šīs patiesās rūpes mēs kā uzņēmuma vadītāji tiešām varam parādīt katru dienu, dodoties pie cilvēkiem. Vadības un kolēģi piemērs, mans, cita kolēģi piemērs, kā Dagnis minēja, esiet katrs tur iekšā. Ja jūs kā vadītājs būsiet, nebūs pamata, nebūt arī jūsu darbiniekam. Jo darbiniekam vadītājs vienmēr ir role modeli, tātad piemērs, viņš vēlas viņam sekot. Būs muļķīgi darīt pretējo, pareizi. Zināšanas un apmācības, mācīties un vēlreiz mācīties. Dialogs, komunikācija, sadarbība, absolūti vajadzīgs. Uzticības personas, komitejas, vienkārši saruna virtuvē, jebkas, kas strādā. Dažkārt arī saruna pa ceļam uz mājām, dodoties uz ģērbtuvēm vai satiekoties jebkur citur. Primāri atcerieties parunāt par drošību. Mums vienmēr ir parasti, kas jauns drošībā? Jā? Kā tev iet? Vai viss labi? Un tikai tad par visu pārējo. Mēs arī sapulci sākam vienmēr ar drošības tematu. Nekad savādāk. Mums vienmēr valdes sēde sākas ar drošības rādītājiem. Ar drošības situāciju uzņēmumā. Iesaist un koprade. Es pilnīgi piekrītu, jūs varat iesaistīt darbiniekus lēmumu pieņemšanā. Iesaistiet viņus, tas ir jūsu lielākais resurss. Vienots standarts un mērķis. Tātad instrukcijas, noteikumi, tam ir jābūt rāmētam. Jo labāk jūs sakārtosiet sistēmu, jo vieglāk cilvēkiem būs strādāt. Pilnīga skaidrība. Un ja kaut kas nav skaidrs, acīm redzot, ir jāuzlabo noteikumi, ja vēl nav skaidrs. Jā. Acīm redzot, vēl kaut kur ir iespēja uzlabojumiem. Pateicība un atzinība. Jā, esiet pateicīgi. Tas neprasa daudz, rīkojot kampaņas. Mūsu uzņēmumā mēs esam pieraduši, piemēram, mēs esam dāvinājuši Ziemassvētku dāvanas vietā dūmu detektorus. Kāpēc ne? Lieliski dāvana, pie tam vēl drošībai. Jā, un tam līdzīgi. Izvēlieties dāvanas, kas rāda arī pievienoto vērtību. Otra superspēja – informēt par risku un incidentiem. Šī tiešām ir superspēja. It sevišķi nīgrajam latvietim. Ko es tučīšu? Sazina Dievs vēl, ko viņš attur. Jā, man patīk, kā pie Dagņa sacīja, tā visi iesmējās, kad tu pasaki viņam, tu viņam aizrādi, ka viņš tur brauc pātri un viss jā, viss uzreiz iztēlojās tur atlaišanu un vispārējo. Jā, tieši tādai ir jābūt kultūrai, ka mēs esam spējīgi pateikt. Arī mūsu vadītāji ir brīdināti ar riska kartēm, ka viņi ir braukuši ātrumā pārpa dzelzceļa sliedēm, un mums ir bijušas smagas pārunas ar šiem vadītājiem. Jā. Un katru reizi, tad, kad vadītājs dabūna radaru sodu, es braucu pie viņa parunāties. Jā, ko darīt? Tika visi tikai cilvēki. Risku vadība un novēršana, pašas riska karta. Šeit jūs redzat mūsu iesaisti no darbinieku puses 22. gadā. Tieši tik ziņojums mēs 1994 no 191 darbinieka saņēmām. Šogad uz šo dienu 2166. Vairāk, bet droši vien par maz, jo ja visi vairāk vai mazāk zina Heinricha piramīdu, kā tur viss tas veidojās, mums tas potenciāls būtu, es teiktu, ap kādiem 30,000, 40, tad es varētu tā mierīgi pa naktīm gulēt, ka tiešām visi ir redzīgi un dzirdīgi. Bet nav vēl. 14 gadu laikā, kopš mēs to darām, un mēs esam saņēmuši 19,000 ziņojumus no mūsu cilvēkiem. Tas ir 350 apmēram. Daudz vai maz. Kā būtu, ja visa šitā nebūtu? Ko tad? Kur mēs būtu tad, ja mēs nebūtu klausījušies un dzirdējuši savus cilvēkus? Cilvēki tiešām ir jūsu lielākais resurss un potenciāls un kapitāls. Klausieties viņos, stāstiet stāstus, izdzirdēsiet, pastāstīšu savu jauno mīļāko stāstu par klausīšanos un par stāstiem. Nedēļu atpakaļ biju Kaļķekmenes karjerā, kur mums bija saruna par drošību, un mēs šādus dialogus veidojam, ar darbiniekiem braucam. Un viens karjeras darbinieks man saka, Linda, kad mums beidzot normāli šūs bikses? Un es esmu pilnīgi apjukusi, es nesaprotu, par ko ir stāsts. Es saku, bikses tev ir viss? Jā, bet kad mums normāli atšūs bikses? Nekad nevar normāli atšūt bikses. Es saku, pagaid stāsti, kas par vainu, ko man darīt?
Nu, es esmu īsts cilvēks, man vajag normāli atšūt bikses. Es saku, jā, mums ir servis, atšuj viss. Bet tu pasties, kā atšuj. Nu, kā normāli atšuj? Ja pa garu nogriež, ceļi viņam tur apakšā. Nu, ceļu daļa. Ja? Biksēm ceļgaliem jābūt te, nevis tur. Viņam nogriež galus, viņam ceļi tur. Kā es to varu zināt, ja viņš man nesaka? Tagad padomājiet, cik jums tādi īsie darbinieki. Ja? Paskatieties, kā viņi tur strādā, ja? Tām biksēm. Tā ir tā lielākā vērtība, veidot dialogu, uzklausīt, redzēt, saprast. Ja? Iespēja cilvēkus tiešām redzēt viņu esošajā dabīgajā darba vidē. Ja? Un tas aizved, tur tā risku ziņošana tur aiziet līdz ģimenēm, ticiet man. Ja? Mani bērni, kuri sēž manā automašīnā, visu laiku māmā bez rokas uz stūres. Jā, labi. Jā. Tam ir tik tālu jāaiziet. Lai jebkas, ko jūs darat, lai tas būtu automātiski. Vai no jums, vai ir kādam, kas jūs pieskata. Jā, te tā trešā superspēja atbildība un godīgums. Ar šo, protams, ir izaicinoši tādēļ, ka katram tā izpratne par to, kas tas ir pilnīgi citāda. Tur nevar tā pateikt, ziņoja vai neziņoja, jā. Tur tā godīgums un viss tā atbildība. Viens atbild superatbildīgs, cits tur tā jau kaut kas maziņš jau ir liels sasniegums. Jā? Tā kā tas nav tik vienkārši. Tāpēc šeit ir ļoti būtiski, kādu jūs kultūru veidojat uzņēmumā. Un tāpēc es aizēju apakaļ pie tā mūsu 3.0. Tu nevari pateikt tā, ka veselībā un drošībā mums būs 0 un viss būs čikiniekā. Jā? Kaut kur citur mēs tur nodoklīšu nemaksāsim, vai mēs tur kaut ko tur bišķi piesārņosim, jā, vai vēl kaut ko. Ja tu dari atbildīgi, tad tev ir jādara pa visu perimetru. Jā? Tu nevari izvēlēties kaut ko vienu. Tam ir jābūt stratēģijas pamatā. Tad, ja tu kaut ko no sirds dari un gribi darīt pareizi, tad viss ir jādara pareizi. Lai cik tas dažkārt grūti būtu. Lai cik dažkārt reizes tu būtu kļūdījies un būtu tās skarbās mācības. Bet dari pareizi. Sāc ar vienkāršām lietām. Neticu nevienam uzņēmumam, kas saka, mēs ievērojam visu, bet maksā algas aploksnēs. Tad vai visu vai neko. Ja? Un tieši šeit tas vairāk par to atbildības konceptu. Un tas, ko mēs vēlamies drošības ziņā atbildības konceptā panākt, ir tiešām uzņēmumu darbinieki, arī apakšuzņēmēji. Viņi saprot, ka ja mēs parakstam to līgumu ar uzņēmumu, kā apakšuzņēmēji vai kā darbinieki, mēs tiešām saprotam, kas arī tiek no mums sagaidīts. Un mēs to savā uzņēmumā esam skaidri pateikuši ētikas kodeksā. Un tiešām arī turam rūpi, lai šī vienlīdzīgā attieksme pret pārkāpumiem tiešām būtu. Neatkarīgi no tā, vai tu esi vadītājs, darbinieks, tur ārā laukā vai te birojā, visi ir atbildīgi par noteiktiem pārkāpumiem vienādi. Un visiem ir jāizprot, kāpēc tas nav tas, ko mēs sagaidām. Un tāds retorisks drīzāk jautājums. Darbā mēs savu veselību uzticam viens otram. Un jūs varat pajautāt sev, pie sevis, protams, varat pajautāt viens otram, vai sev darbā, iedomājamies sevi darba vietā, vai mēs sev darbā uzticētu savu bērnu dzīvību. Un ja nē, vismaz daļā no tā vēl skan nē, tad jums tāls vēl ceļš ejams. Un man arī. Man kā personai arī. Un tas ir tikai dabiski, jo mēs visi esam cilvēki. Mums šur tur liekas, ka mēs varam kaut ko ātrāk. Ārējo nakts neviens jau tāpat nepamanīs, ja? Ka es tur paņemu telefonu vai vēl kaut ko pie stūras. Vai tam līdzīgi. Nedariet to. Tam ir sekas. Ievērojiet, sāciet to, bija tāds higienas jautājums par tie zobiem, bet ar drošību tur ir vēl trakāk, jo drošības jomā mēs pieņemam 10 000 lēmumu dienā. Iedomājieties, katru dienu tur to visu pareizi izdarīt. Grūti. Sāciet ar pirmajiem 5,000, tie pārējie 1000 jau tur pielūksies klāt. Jā. Jāsāk ir vienmēr ar kaut ko vismaz, ar mazu daļu. Kaut vai pat piecelties pie pirmā modinātāja, nevis nospiest 5 reizes un tad kavēt. Rīkojies atbildīgi šodien, lai vainīgais nav jāmeklē rīt.
Vainīgo meklēšana darba vietā ir nežēlīga praksa. Tas viss ir ved uz korektīvām darbībām, tur jau ir izmeklēšanas vispārējais. Mēģiniet panākt situāciju uzņēmumos, kur jūs atbildīgi rīkojoties šodien, jau varat parādīt, ka reāli lietas strādā tāpat. Nevajag gaidīt asinis, nevajag gaidīt laustus kaulus, lai meklētu, kurš pie tā bija vainīgs. Jā, tas pēc tam mēdz būt ļoti nepatīkams process, un bieži vien uz vadītājiem nostrādā tikai tas, bet tev būs gadiem jāstaigā uz to tiesu. Tev būs jāiet un jāpierāda, ka tu kaut ko neesi līdz galam izdarījis vai ievērojis. Jo viegli jau ir teikt, kas tur sagriezts pirksts, tur sadzīs. Plāksterīts, kur ir. Nopirkt labāks plāksterīšus, starp citu. Ja. Bet tas sagrieztais pirksts vienmēr var rezultēties kaut ko vairāk. Ja. Katrs sagrieztais pirksts ir indikācija par to, ka kaut kas ir ļoti būtiski jāuzlabo. Un pie sagriezta pirksta indikācijas vēl tie uzlabojumi var būt ļoti mazsāpīgi un, es pat teiktu, lēti. Ja. Ja tur notiks jau letālais gadījums, tad tas būs ļoti dārgi un mokoši. Arī psihiski mokoši. Mūsu gadījumā, protams, veselības un drošības ceļkarta kā sistēma. Katrs no tiem elementiem nevar pastāvēt atsevišķi. Visam ir jāstrādā vienumā. Jā, mēs nevaram izraukt kaut ko vienu un pateikt, ka, ja šito es sakārtoju, tad viss pārējais jau kaut kā. Dati, zināšanas, process, praksa, vadība, resursi, viss tas, ko arī Dagnis minēja, mēs arī visu to daram. Un to nevar ietērpt tādā, es domāju, ka tas, man liekas, ka tas būtiskākais, kāpēc Dagnim bija grūti radīt nosaukumu, ir tāpēc, ka tad, kad tu dari daudz, tu pat nespēji pateikt, kas tad ir tas, ko es daru. Es vienkārši daru to, kas ir jādara. Vienkārši daru to, kas ir jādara, jo bez tā es nevaru iedomāties savu dzīvi. Jā. Pozitīva pieredze veicina atbildību. Jā, ja cilvēks sāk redzēt, ka viss izdodās un ka cilvēki var arī bez mokām, tur bez dārgiem resursiem vispārējā palikt dzīvi un būt laimīgi, tad jau pavelkās. Ja, un it sevišķi vēl ir tas labais vadības piemērs. Un tad, kad mums palika pašiem garlaicīgi tā savā uzņēmuma ietvarā, tad mēs domājam, kā mums tālāk dzīvot, jo galu galā tie cilvēki ir uz ceļa un visur pārējo, un tad mēs domājam, mums vajag arī pārējos visus Latvijas uzņēmumus, lai mums ir koprade un lai mums ir iesaist, un tā mēs ierosinājām Misija 0 iniciatīvu, un jau mums ir 90 dalībnieki, daudzi no šeit klātesošiem ir Misijā 0 ar 42,000 nodarbināto. Un šodien jau 2 interesējās, kā tur iesaistīties. Atrodiet mājaslapu un jūs sapratīsiet. Sāc ar sevi, izvēlies veselību un dzīvību, rīkojies droši. Paldies! Paldies, Linda, ar superspējām. Mums ir 3 jautājumi. Piedod, Linda, būs tev vēl jāpastāv skatus un jāatbild uz jautājumiem. Uz jautājumu, kā es braucu, cik ir ienākuši priekšlikumi, lai uzlabotu darba drošību? Es sapratu, ka cilvēks domā to automašīnu, kas ir parasti, kur var piesniegt 80 numurus. Kā es braucu? Šis ir pa 22. gadu. Jā, te mums ir tā, ka mums ir tās neitrālās, pozitīvās un negatīvās. Linda, satriecošākais zvans. Satriecošākais? Pozitīvā vai negatīvā ziņā? Abas, lai līdzsvarā būtu. Satriecošākais, daudz satriecošs zvani pēdējā laikā nāk pa tēmu, kāpēc viņi velkās uz 80. Okay, super. Tas ir nevar saprast, tā labā vai sliktā. Tas ir absolūti satriecoši, jo tas nozīmē, ka vispārējie vadītāji ir vai nopirkuši tiesības vai nav pārlasījuši senu noteikumus. Tie ir tāda negatīvā ziņā, tas ir satriecoši. Pozitīvā ziņā mums ir bijuši tiešām pateicības par to, ka šoferi palaiž, ļauj pārkārtoties un nespītējas kā citi smagā transporta vadītāji. Tad tas ir tāda pozitīvā pieredze par kaut ko tādu izcilu. Par smukumu neviens nav zvanījis vai par neglītu. Žēl, jā. Labi, Linda, man ir tas pats jautājums, kas Dagnim, kāds ir vidēji budžets jūsu darba drošības pasākumiem? Vai, tā, es negribu teikt, ka Dagnim nav budžeta. Es teikšu tā, lai jūs panāktu to, ka jūsu darbinieks ir laimīgs, apmierināts, līdzīgi kā pie mums negribiet prom strādā ilgus gadus, jums vajadzēs papildus vēl 10% tam, ko jūs viņam gadā maksājat. Jo mēs esam aprēķinājuši visas tas labuma grozs, visas tās aktivitātes, vispārējais maksā apmēram 10% no mūsu personāla algu budžeta. Nav daudz īstenībā, ja tā padomā.
Kā rīkoties, ja pret darbiniekiem vērš mobbingu pasūtītājs klients, un kā rīkoties, ja mobbingu izvērst ir augsta līmeņa ierēģi? Jums ir gadījumi par mobbingu? Nē, mums nav eskalē, jo mobbings ir tomēr kaut kas, kas ir noticis ilgākā laika periodā. Kā mēs to risinām? Mēs to risinām darbinieku attiecības saulaicīgi risinot caur ētikas kodeksu un ētikas kodeksa ziņošanas kanāliem. Mums tiešām ir bijuši gadījumi, kur mēs, un arī gadā mēs apmēram 7-8 lietas risinām, kur ir tādi iedīgļi komandu savstarpējā negatīvā dinamikā. Tad, ja mēs viņus izslēdzam jau sākotnēji, tad tas rožu krūms nevar izaugt. Pavisam īsi vēl, jums ir tik daudz amati instrukcijas, kā jūs sekojat ar visām papīra mapēm un precīzi sekojat obligātās veselības pārbaudas katram darbiniekam. Ļoti daudz jau saskrieši. Katram darbiniekam jums ir kaut kāda digitalizācija. Jā. Mums ir digitāls rīks, kas mums ļoti palīdz ikdienā. Darbiniekam atnāk īsziņā rīt. Jā, rīt ir jāatnāk uz rūpnīcu, bet nevis uz darbu, bet pie daktara. Jā. Super, paldies. Linda Šadlera superspējām. Paldies, aplaus Lindai. Mēs dodamies tālāk arī par pieredzi, lai tuvotos misijai 0. Pavisam reāli Schneider Electric Latvija Sēre vadītāja Māra Vītola. Māra, kas ir Sēre, lūdzu? Sāksim ar to. Aplaus Mārai. Būtībā Sēre ir Safety Environment and Real Estate Manager, jeb es esmu darba aizsardzības, vides un nekustamo īpašumu departamentu vadītāja. Aplaus Mārai, paldies. Jā, tad mani sauc Māra, un šodien pārstāvu uzņēmumu Schneider Electric. Ko es gribu teikt? Paldies saviem kolēģiem, tas bija lielisks prezentācijas, un patiesībā es domāju, ka es neko arī jaunu neizstāstīšu, bet varbūt tomēr kaut kas ir tāds praktisks risinājums, kas nodara arī jūsu pašu uzņēmumos, un ko jūs varat paņemt līdzi, un kas tad ir tie praktiskie arī risinājumi, kas tad samazina šos nelaimes gadījumus arī jūsu darba vietās. Runājot par Schneider Electriku, mūsu Rīgas ražotni, tad mūsu ražotnē strādā aptuveni 400 darbinieki. Mēs nodarbojamies ar elektronisko ierīču šo ražošanu, un mūsu darbinieku profils, vienkāršiem vārdiem runājot, ir aptuveni 40,9 gadus vecs. Viņš vai nu strādā administrācijā, vai strādā noliktavā vai ražošanā, tad visi šie darbinieki atrodas vienā lokācijā. Mēs, nemainam šīs lokācijas un nav nekāda darba arī ārpus mūsu ražotnes. Runājot par pašu arī prezentāciju, tad manai prezentācijai nebija nosaukums, bet es tikko izdomāju, ka tai būs nosaukums, un tad būtībā tas varētu būt, kad life is on, jeb mūsu dzīve ir ieslēgta. Jā, un attiecībā arī par nelaimes gadījumiem un drošību un par to drošību darbvietā mēs jebkurā brīdī to varam izslēgt. Jā, un tad mūsu mērķis ir visiem sniegt šo iespēju efektīvi izmantot šo enerģiju un arī esošos resursus. Droši vien vērsim pie ragiem un arī dalīšos ar tiem praktiskajiem piemēriem, ko mēs darām mūsu uzņēmumā. Kas attiecas par tādu negadījumu statistiku, tad negadījumu statistika mūsu uzņēmumā tiek pamatīgi reģistrēta un pamatīgi izvērtēta, un katram negadījumam ir savs traktējums, un katrs šis negadījums vai gandrīz noticis nelaimes gadījums tiek pamatīgi analizēts. Tad mums ir vesela piramīda attiecībā uz to, kā mēs šos nelaimes gadījumus izdalām. Attiecībā par to un par šiem datiem, tad mēs varam runāt par pirmās medicīniskās palīdzības gadījumiem, kas ir notikuši šī gada laikā un šī gada ietvaros, kas būtībā nav saistīti ar tādu darba vides riskiem, bet vairāk tieši ar sliktu pašsajūtu, jā, vai došanos uz darbu ar sliktu pašsajūtu, jau neizvērtējot savu šo stāvokli. Tad, tas nav saistīts ar kaut kādiem negadījumiem un gūtām traumām darba vietām. Tas, ko mēs uzņēmumā analizējam un reģistrējam, ir gandrīz notikuši nelaimes gadījumi. Gribu teikt, ka šis ir ļoti labs veids, kā šos vēl nenotikušos nelaimes gadījumus analizēt un domāt par to, ko mēs varam darīt tālāk,
rīkoties preventīvi, un kas ir tas, ko mēs varam novērst pirms notikušo nelaimes gadījumu. Un tad es pastāstīšu arī par tādu praktisko pusi, jo mums ir iespēja reģistrēt tā saucamās drošības iespējas, kas ir tāda iespēja katram darbiniekam individuāli reģistrēt jebkuru iespēju, kā mēs varam uzlabot darba vidi. Vienalga, tas var būt ļoti minimālas iespējas, kas ir jānovērš nekavējoties, vai kaut kādi ilgspējīgi resursi, vai idejas, kurām ir nepieciešams lielas investīcijas, bet mēs katram darbiniekam dodam šo te iespēju runāt par drošību, domāt par drošību un reģistrēt šīs te iespējas, kas tālāk jau tiek apstrādātas, iesaistot uzņēmumu vadītājus un uzņēmumu vadītāju pārstāvjus. Ko es gribu šodien jums pastāstīt par tādiem 4 risinājumiem, ko jūs varat pielietot savā uzņēmumā. Pirmais ir tā saucamās safety walk. Šodien būs daudz terminu, varbūt kādam jaunāks, bet visus iztulkošu. Tad safety walk ir tāds drošība apgaitas, kuras ir jāveic struktūru vienību vadītājiem, un tā skaitā arī uzņēmuma vadītājiem. Ja, tad droši vien atkal būs jautājums, kā tad vadītājs to spēja. Viņš spēja, viņš arī veic šīs te apgaidas un dodas uz ražošanu, runā ar darbiniekiem un novērtē konkrētas darba zonas un darba vietas. Tad šajās te safety walk, jeb drošības apgaitās, mēs vadamies pēc izstrādātas checklists, apmācam šos vadītājus, tie ir aptuveni 15 dalībnieki, kas ir gan struktūrvienības vadītāji, gan supervizori, brigadieri, kaut kādu konkrētu jau metožu departamenta vai kvalitātes dienesta vadītāji, bet viņi dodas uz šo te konkrēto vietu un veic drošības apgaidu. Un viena tāda lieta, ko mēs jau šodien vairākas reizes pieminam un vairākas reizes dzirdam, ir šīs te sarunas ar darbiniekiem. Tad ir safety talks. Mums principā saucās safety walk, safety talk. Tad mēs šajās te drošības apgaidu laikā runājam praktiski ar darbiniekiem. Par to es pastāstīšu sīkāk un tālāk, bet principā tas ir tas būtiskais veids, kā mēs varam atklāt kaut kādas nepilnības vai tieši konkrēti dzirdēt pašu šo te darbinieku stāstus vai pašu šo te darbinieku problēmas, kuru viņi nav gatavi atklāt, teiksim, kaut kādam tiešiem vadītājiem, bet ir gatavi runāt ar mums kā kaut kādām uzticības personām. Tad nedaudz arī pastāstīšu par tādu saucamo Gemba walk. Ja, būsim atklāti, uzņēmumiem patīk arī sarežģīt lietas, tad būtībā šis Gemba ir tāds teiciens no japāņu valodas, kas nozīmē īstā vieta. Tad, principā, tas nozīmē, dodamies uz īsto vietu. Tas vairāk saistīts ar Lean un Six Sigma, bet tie, kas zina, kas tas ir, tad par Gembu iesaka tad doties arī šo īsto vietu, kur notiek procesi, saprast, kā notiek šie konkrētie procesi, un varbūt ir iespējams procesus mainīt, pielāgot, ja ir kaut kādas konkrētas jau šīs problēmas. Ja? Tas ir tas, kas būtu svarīgi arī šajās te apgaitās. Tad Gembok ir arī iesaistīti struktūrvienību un šo te vadītāji, kas ir iesaistīti un apmācīti, kā veikt šīs attiecīgās apgaitas. Un runājot vēl par tādu 4. praktisko pieeju, ir drošības iespēja reģistrēšana. Kā jūs minējat, tas ir pieejams jebkuram darbiniekam. Un tā ir iespēja katram darbiniekam līdzdarboties darba vidas uzlabošanā, dot iespēju viņam rīkoties kā uzņēmuma īpašniekam, pašam radīt šo te arī iniciatīvu un domāt par to, kā viņš var uzlabot šīs drošību darbvietā un samazināt iespējamos kaut kādus apdraudējumus. Par safety walk īsumā jums arī izstāstīšu, tad visiem uzņēmuma vadītājiem, kā jūs minēju, ir jāpiedalās šajā te drošības apgaitā vai arī viņa jāvada. Mēs iesakam vismaz 1 stundu pavadīt kādā konkrētā departamentā vai kādā konkrētā darba vietā, kuras laikā mēs arī runājam ar šo darbinieku, pārbaudam procesus, bez jebkādiem zemtekstiem jautājam darbiniekam, kā viņš veic konkrētās lietas, pārbaudam individuālās aizsardzības līdzekļus, pārbaudam elektrodrošību, pārbaudam jebkādas elektrodrošības skapju lietošanu, jebkādas šos te apdraudējumus un riskus, kas var būt arī darba vietā.
Un būsim atklāti, tad arī šo te apgaitu laikā, līdzīgi kā pie jums iespējams nāk kāds auditors vai vienreiz mēnesī varbūt nāk veids drošības apgaitas, tā nav tikai neatbilstību fiksēšana. Ja, tad padomājiet par to, cik bieži varbūt jūs paši iet uz šo konkrēto darba vietu un konstatējat, vai tur viss atbilst notiekošiem procesiem, vai darbinieki ievēro arī šīs darba aizsardzības prasības. Jo bieži vien mēs uzņemam fotofiksācijas, sagatavojam aktu, pēc 2 nedēļām iesūtam atbildīgai personai, un tad vēl pēc 2 nedēļām varbūt novēršam. Ja, tad mūsu redzējums un skatījums ir, ka mēs dodamies uz šo konkrēto vietu, mēs konstatējam neatbilstību un rīkojamies nekavējoties. Ja, tad tālāk es arī pastāstīšu par to iespēju, kad darbinieks reģistrējot šīs drošības iespējas var atzīmēt tādu lietu, kad I see, I do. Nu, kad es redzu un es arī paveicu. Ja es redzu kādu neatbilstību un manās spēju robežās ir viņu novērst, tad es to uzskatu par savu vistiešāko darbu pienākumu. Nevis sūtīt kādam citam, paskat, te ir novietota kaste gājēju ceļā vai te mētājās kaut kādi gruži, ja, tad mēs visbiežāk arī šīs kaut kādas neatbilstības varam veikt paši. Ja, un citreiz atliek vēl pacelt rokas, ja, vai pacelties no krēsla un izdarīt pašiem. Un saprast to, ka mēs strādājam uzņēmumā līdzīgi arī kā savās mājās un rūpēties par to darbu vietu un arī saviem kolēģiem. Tad par šīm drošības sarunām, kā jūs minēju, tad būsim atklāti kaut vai 5 minūtes, citreiz ar darbinieku var atklāt būtiskas lietas, kas neatbilst varbūt tiem procesiem, kā tam ir jānotiek. Tas varbūt neatbilst kaut kādiem drošības paņēmieniem. Varbūt runājot ar darbinieku, viņš izstāsta to, ka jā, es ilgstoši strādāju šādā savādākā veidā, tāpēc, kad man nav ergonomiski viegli vai man ir kaut kādi citi ierobežojumi, tad tas ir tāds praktisks veids, kā atgādināt arī darbiniekiem par jebkādu drošības pasākumu ievērošanu un it sevišķi arī individuāla aizsardzības līdzekļu lietošanu. Mums uzņēmumā ir stingras prasības attiecībā uz individuāla aizsardzības līdzekļu lietošanu, un uzņēmumā mums tie darbinieki ir ļoti daudz un dažādi, un arī pie mums nāk strādāt, un mēs izmantojam šo iespēju pieņemt skolēnus darbām katru vasaru un atbalstam to, ka viņiem jau ir jāmācās uzsākot šīs darba gaitas, un mēs gribam arī šos jaunos inženierus, un mēs gribam viņus arī apmācīt. Un bieži vien tad arī viņiem skaidrojot par tām drošības prasībām, viņiem ir jautājumi, bet kāpēc man jāvelk ir aizsargbrilles, kāpēc man būtu jālieto austiņas, ja es varu izmantot AirPodus, vai kāpēc man būtu jāizmanto cimdi, tad es nevaru sagriezties. Ja, tad ir ļoti daudz jāskaidro arī šai jaunajai paudzei, un ļoti var redzēt par to, kā daļa ir, kas par to domā, bet daļa ir, kas šos riskus kaut kādā veidā nemaz neredz. Un nemaz nespēja novērtēt, kad mēs varam savainoties vai gūt kaut kādas šīs traumas darba vietā. Attiecībā par šo gembu vai gembas apgaitu, tad tā apgaita ietver sevī jautājums nevien par drošību, bet arī par kvalitāti, par ražošanu, par varbūt kaut kādiem mehāniskiem jautājumiem. Tad tas arī ir ļoti labs veids, kā saprast, kā šo procesu uzlabot. Ja, un tad runājot par to gemvoku, tā arī nav nekāda saviesīga čalošana, nezinu, teiksim, par hokeja spēli vai kaut ko tam līdzīgu, un tā nav pēkšņi došanās uz to vietu, kad ir atgadījies kaut kas negaidīts, bet principā tā jau ir apgaita ar konkrētiem procesiem, un tā prasa gan sagatavošanos, gan novērošanu un pēc tam jau arī uzlabošanu. Ja? Tad mēs redzam kaut kādu procesu, kurš mums rada problēmas. Vienalga ir ienākušas, teiksim, klientu sūdzības vai sūdzības par šo produktu vai par attiecīgi kaut kādu veikto kvalitāti. Tad tās laikā mēs varam atklāt šos procesus, kas uzlabos konkrētās kļūdas, bet beigās tas arī var novērst to veicamo darbu, kas varbūt darbiniekam
iespējams nav ergonomisks, iespējams ir nedrošs. Ja? Nu, un tad pēc tam jau uzlabojot, atrisinot, pielāgojot to darbu vietu konkrētam procesam un uzlabojot arī to. Runājot par šīm te drošības iespējām, tad tur slaids viens mums ir aizgājis, bet to mēs mēģināsim novērst, izstāstot jums īsti par tām drošības iespējām. Tad tas ir mūsu tādi dati, ko mēs izvērtējam katru mēnesi. Mēs sekojam tam līdzi. Tas ir viens no mūsu tādiem rādītājiem, šīs drošības iespējas. Mēs viņus apkopojam, mēs viņus analizējam, mēs pētam to, cik šīs drošības iespējas ir ieviestas, cik ilgā laikā mēs viņus ieviešam, vai tās ir ieviešams, vai ir nepieciešams papildus resursus. Tad attiecībā arī par šīm drošības iespējām līdz šī gada 14. novembrim tās ir 905. Tas ir visas iespējas no visiem darbiniekiem. Un tad tās var reģistrēt gan digitālajos ekrānos ražošanā, gan arī katrs darbinieks var ieiet sistēmā, kam ir piekļuvi no personīgā darba datora. Un runājot arī par šīm drošības iespējām un to galveno mērķi vai to, par ko es gribu pateikt, to galveno stāstu, kad principā mūsu tas praktiskais risinājums ir katram darbiniekam dot iespēju domāt kā šim te uzņēmuma īpašniekam un atpazīt pēc tam, kad viņi jau ir veikuši šīs drošības iespējas. Jo, kā arī Dagnis minēja, tad jebkurš šis labs vārds vai darbinieka izteikts nopelns par drošības uzlabošanu veicinās viņa motivāciju. Ja, un tas nenozīmē, ka viņš ir obligāti jāmotivē ar lielu naudas summu vai 13. algu. Jā, tas ir katru uzņēmuma vēlmēs un iespējās, bet bieži vien tad pietiek vien ar kaut kādu atzinību. Jā, un tad mums ir, arī runājot ar darbiniekiem, bieži vien jautājot, kas tad ir tas, kas tev varbūt pietrūkst, vai kas ir tas, ko tu sagaidi un ko tu gribētu redzēt no uzņēmuma vadības un kas tev būtu svarīgs. Nu, uzdodat arī jautājumu saviem darbiniekiem, kas ir tas, kas viņiem ir svarīgs darba vietā. Bieži vien šis jautājums nebūs, ka tas ir atalgojums. Bieži vien viņiem ir nepieciešama atzinība. Bieži vien viņi grib justies novērtēti. Un mēs katrs gribam būt novērtēti un atzīt arī par šo savu darbu. Un principā es teiktu tā, ka tas ir mūsu kā darbinieku pienākums. Un tad jūs varat viņus apbalvot ar šo kaut kādu naudisko izteiksmi. Par to varbūt kādā citā reizē, bet mums šādi arī ir iespēja arī katru darbinieku motivēt ar tādu iekšējo programmu, piešķirot viņam punktus, un pēc tam jau tos punktus viņš var iztērēt kaut kādā mantiskā vērtībā, kas viņu varbūt arī motivē tieši attiecībā uz šīm drošības iespējām, bet arī kādu citu veicamo darba vietā un produktīvi arī paveikto darbu. Tālūk, tad arī šī darbinieka iesaist darba aizsardzības uzlabošanā, tas ir viss mūsu kopīgi mērķu sasniegšanā. Un būsim atklāti, ka šī komanda, tas ir milzīgs spēks. Un, izsakot šos centienus, jūs varat veicināt to motivāciju pašiem darbiniekiem. Un tad par pēdējiem tādiem atgādinājumiem drošība, tā ir mūsu kultūra. Un kā jau mēs arī šodien ļoti daudz par to runājam, tad viss sākas arī no mazotnes, un arī mums ir jāsaprot to, kā mēs mācīsim mūsu jauno paudzi un kā mēs skaidrosim šīs lietas arī mūsu, arī jauniem inženieriem, mēs varēsim sagaidīt arī nākotnē. Un komanda ir nevien liels spēks, bet arī ir liela vērtība. Jo bieži vien kopīgu mērķu sasniegšanā komanda var palīdzēt to sasniegt uzreiz, nevis esot viens vadītājs, kurš sen lolo sapņus par kādu pasākumu piepildīšanu, tad ar komandas palīdzību to var paspēt un
realizēt uzreiz. Tālūk, paldies par uzmanību. Māra, ko jūs pēdējos rakstījāt ziņā ar roku? Lūdzu? Ko jūs pēdējo reizi rakstījāt ziņā ar roku? Jūs minējāt, ka viņam vajag pateicību rakstīt ar roku, mīlestības vēstuli. Vai... Jā, vai uzraksta Teamsā vēstuli, paldies, tu esi labākais, vai tiešām pasakam pēdējo reizi šodien. Es esmu šodien izteikusi atzinību savai kolēģei par ātru rīcību, ne tieši drošības jomā, bet par palīdzību konkrēti man nepieciešamiem datiem, arī izsakot pateicību par tādiem vienkārši. Ar roku fiziski? Fiziski? Jeb tas ir tastatūra ar roku, nevis sagatavē kaut kādā. Tastatūra ar roku, okay. Mēs esam ļoti digitālā vides un digitālā laikā. Jūs slavējāt savu negadījumu reģistrēšanu drošības apgaitu uzņēmumā. Kādu sistēmu izmantojat unikālajai reģistrēšanai? Šī sistēma ir iekšēji izstrādāta. Principā sistēma ir arī... Vai tas kaut ko daudz izteiks, šie 4 burti, bet tā ir sistēma DIS sistēma. Tā kā, Jā. Okay. Darbinieki nebaidās apgādes laikā brīvi runāt, atbildēt uz vadības jautājumiem, kā panākt, ka tās nav stresa diena darbiniekam? Vispār es tā iedomājieties, ja nekas nemainās. Jūs esat uz nulles, jūs ejat karti apgaitām viens un tas pats. Ir reizes, kad var just, kā darbinieks izmainās, kad iet attiecīgais vadītājs. Tad tas noteikti, to mēs nevaram varbūt kaut kādā veidā ietekmēt, bet ja ir redzamas atklāti kaut kādas šaubas par to, ka darbinieki atklāja patiesību vai kaut ko noslēp, tad varbūt ir liederīgi pamainīt tos locekļus, kas veic šo te apgaitu. Jo es pateikšu atklāti, tiešām ir tā, ka ja nāk viens, tad ir citas atbildes, ja nāk otrs, tad ir arī atklāti kaut kādas citas atbildes. Tas ir atkarīgs arī par šo darbinieku uzticēšanos un cik viņš ir patiess, lai atklātu varbūt kaut kādas neatbilstības vai runāt par to, ka tiešām un atzītu, ka es veicu kaut ko, kas nebūtu nav atļauts vai pārkāpt noteikumus. Ja? Tad tas varbūt viņas slēptākais noslēpums, kuru mēs nevarēsim atklāt tikai tad, kad mēs nefiksējam to un neredzam darbībā. Var sakot, arī apgaitai jābūt režijēri, lai arī interesanti. Vēl pēdējais jautājums, ko darīt, ja darbinieks negrib iesaistīties darbā aizsardzības uzlabošanā? Noteikti būs arī tādi gadījumi, kad viņš negrib, viss ir slikti, šodien diena slikta, laiks ir slikts un vispār man riebis strādāt, bet ir jāmēģina viņus motivēt un tās sarunas tiešām var atraisīt to darbinieku un viņu ievirzīt iekšā tajā darba aizsardzībā. Ja viņš varbūt negrib, nevajag viņu spiest, bet galvenais, lai viņš ievērotu tos darba aizsardzības pasākumus un nepārkāp nekādas robežas, bet viņš var arī neizteikt nekādas papildus vēlmes vai uzlabot to darba vidi, bet galvenais, lai viņš ievēro jau esošo struktūru. Ja. Paslavēt kaut pirms mēneša labi padarītu darbu un cilvēks reiz, jā, es to turpinu klausīties, daram tālāk. Paldies, paldies. Jā. Ar aplausiem Māra no Schneider Electric un Gembas. Paldies! Nākamais mūsu stāsts ir vietā, kur noteikti daudz šobrīd gribētu nokļūt, jo iespējams jūs domātu kaut kur par siltām zemēm, iespējams jau par sniegu, nevar sakot, kaut kur aizblidot, kur ir gaišāks. Valsts akcijas sabiedrības starptautiskā lidosta Rīga darba aizsardzības vadītāja Guna Vojceščuka. Komandas darbs darba aizsardzības uzturēšanā, Guna. Tāds ir virsraksts. Jā. Paldies, aplaus Gunai. Labdien! Kā jau Uģis minēja, mani sauc Guna Vojceščuka, esmu darba aizsardzības vadītāja uzņēmumā Starptautiskā lidosta Rīga. Pirmkārt, gribu pateikt paldies iepriekšējiem runātājiem, tiešām ļoti iedvesmojoši, emocionāli un liek vēlreiz padomāt par to, kāpēc drošība sākas un ir svarīga darbiniekiem un ka mēs esam tie vēstneši, kam ir jāiesēj šī apziņa mūsu darbiniekos.
Bet jā, šodien izstāstīšu par komandas darbu, kā mēs lidostā nodrošinām darba aizsardzības sistēmu un attiecīgi mazinām nelaimes gadījumu darbā skaitu uzņēmumā. Nedaudz par lidostu. Lidosta šobrīd ir lielākais starptautiskās aviācijas uzņēmums Baltijā, kas šobrīd nodrošina kopumā aptuveni 1400 darbiniekus. Mums ir vairāk kā 300 dažāda veida amati, un šie amati ir sadalīti 15 dažādās struktūrvienībās, jeb vienībās un departamentos. Lidostas galvenā darbības sfēras, kādas tad ir lidlauka eksploatācija, kas nozīmē lidlauka uzturēšanas darbi, lidlauka vadība, gaiskuģu apkalpošana, kas savukārt ir saistīta ar gaiskuģu sagaidīšanu, pavadīšanu, jūsu, kad lidojat bagāžas apkalpošanu, pasažieru apkalpošanu, jeb viss, kas saistīts ar klientu servisu, drošības nodrošināšana. Šeit arī varbūt vairāk asociācijas tieši ir ar šo te aviācijas drošības pārbaudēm pirms izlidošanas, ja esat lidojuši no lidostas. Un, protams, arī vadība un atbalsts, kas sevi ietver, kā piemēram, finanšu vadību, personāla vadību, infrastruktūras uzturēšanu un tam līdzīgi. Tad, kā tad lidostā tiek nodrošināta šī te drošība? Mums ir 2 termini. Mums nav tikai viens termins, mums ir 2. Te varbūt labāk varēšu nosaukt šo te angliski. Mums ir drošums, kas ir safety sadaļa, un drošība savukārt mums ir security, kas ir saistīts ar aviācijas drošību. Un zem drošuma iet apakšā darba aizsardzība, darba aizsardzības nodaļa un arī drošības pārvaldības sistēma. Atšķirība ir tāda, ka darba aizsardzība rūpējas par lidostas darbinieku drošību darbā, tad drošības pārvaldības sistēmā arī šīs nelaimes gadījumi darbā tiek reģistrēti un sadarbībā darba aizsardzības nodaļa tiek izmeklēti, bet drošības pārvaldības sistēma mums teiksim tā, vada visus riskus, kas saistīti ar lidlauka eksploatāciju. Ne tikai par traumām, bet šeit jau būs arī pasažieru drošība, gaiskuģu drošība un tam līdzīgi. Bet mēs cieši sadarbojamies savā starpā. Nu jā, nedaudz smalkāk tieši par darba aizsardzības sistēmu lidostā. Protams, mūsu mērķis ir veidot, uzturēt drošāku un veselībai mazāk kaitīgu darba vidi, kā jau es domāju, jebkuram no klātesošajiem. Šobrīd mūsu nodaļā mēs esam kopā 4 darbinieki, 3 darba aizsardzības speciālisti, un mums ir arī salīdzinoši jauns amats, kas ir darba vides speciālists un nodarbojas tieši ar šiem te darbinieku labbūtības jautājumiem. Kā liels palīgs mums ir atbildīgie par darba aizsardzību struktūrvienībās, ņemot vērā, ka mums ir ļoti liels darbinieku skaits. Mums šobrīd ir 78 ar rīkojumu noteikti atbildīgie darbinieki par darba aizsardzību. Mums automātiski ir visi struktūrvienību vadītāji atbildīgie, gan nodaļu vadītāji, gan departamenta direktori. Un tad papildus vēl tiek nozīmēti atsevišķi, tā teikt, atslēgas cilvēki struktūrvienībās. Un šie te atbildīgie par darba aizsardzību tad ikdienā sako līdzi, kā darbinieki, viņu struktūrvienības darbinieki ievēro darba aizsardzības prasības. Viņi mums palīdz ar instruēšanu, jo mums ir liels darbinieku skaits, viens mēs nevaram visus instruēt, līdz ar to arī viņi to dara. Un šie darbinieki mums tiek apmācīti. Mums ir speciāli izstrādāta šī te apmācība programma. Tad teikt, šie darbinieki tiek iepazīstināti ar padziļinātām darba aizsardzības zināšanām, lai tad attiecīgi varētu veikt šo pienākumu. Un mēs ļoti aktīvi uzturam sadarbību ar uzticības personām. Šobrīd mums ir 5 uzticības personas. Tās mēs iesaistam visos negadījumu izmeklēšanās. Viņi arī tiešām piedalās. Tad mums ir darba vides riska novērtēšanā. Vienmēr aicinām līdzi, ka viņi var piedalīties visās struktūrvienībās. Un ar galveno uzticības personu mums ir regulāras sanāksmes, kur tad attiecīgi mēs izrunājam visas aktualitātes, ko uzticības personas varbūt ir saņēmuši kaut kādus aktuālos jautājumus no darbiniekiem.
Jā, mums lidostā, diemžēl, notiek nelaimes gadījumi darbā. Mēs arī katru gadu nosakam šos mērķus saistībā ar notikušiem nelaimes gadījumiem darbā un arī gandrīz notikušiem nelaimes gadījumiem darbā. Mums nav konkrēts skaits, jo par cik lidostā, ja piemēram salīdzina no Covid laika, mums ir ļoti strauji audzis darbinieku skaits, līdz ar to mēs rēķinām koeficientu, kur ir nelaimes gadījuma darbā skaits pret darbinieku skaitu. Tas ir tāds tā kā objektīvāks rādītājs, ņemot vērā to, jo būs vairāk darbinieku, jo arī šis traumu skaits būs lielāks. Šogad mums iet gana veiksmīgi, un ja mēs izpildam mērķus pa gadiem, tad, protams, katru gadu šis mērķis kļūst ambiciozāks, un šo koeficientu mēs nosakam mazāku. Un šis ir mūsu KPI saucamais. Jā, tad kā mēs rīkojamies, ja mums ir notikuši nelaimes gadījumi darbā, un kā mēs cenšamies iesaistīt visas uzņēmumu puses, teiksim tā. Protams, ka mums ir savs reģistrs, kuru mēs uzskaitām visus notikušos negadījumus, arī niermisku gadījumus. Un tad mums ir noteikts rīkojums, kur ir arī, teiksim tā, rīcība atbildīgajām personām, kā rīkoties, ja ir fiksēts kāds nelaimes gadījums darbā. Tā pirmā reakcija, tad jau pēc tam nosakot arī, kā šeit ir kā piemērs, ka mums ir noteikti nelaimes gadījumā izmeklēšanas komisija, kas ietver sevi obligāti šādus amatus, respektīvi cietušā augstāk stāvošais vadītājs, ja direktors, cietušā tiešais vadītājs, kas būs savukārt nodaļas vadītājs, kāds no darba aizsardzības speciālistiem, galvenā uzticības persona, kā jau es arī iepriekš minēju, un drošības pārvaldības sistēmas vadītājs vai tad attiecīgi viņa deleģēts pārstāvis. Šajās komisijās tad mēs sanākam kopā, katru gadījumu izskatām, nosakot šos te cēloņus un arī iespējamās korektīvās darbības. Tad vēl tāds salīdzinoši jauns, ko mēs ieviesām pagājušajā gadījumā. Lidostā ir uzskats, ka katrs notikušais negadījums ir neatbilstība. Līdz ar to mēs to vadam iekšā mūsu neatbilstību reģistrā, nosakot šajā komisijā noteiktās korektīvās darbības, reģistrējot, nosakot šos te atbildīgos, kas viņas varētu izpildīt, un, protams, arī nosakot termiņus, kādā laikā jānovērš šī neatbilstība. Jā, tad mēs par nelaimes gadījumiem darbā, tad, kad darbinieks ir atgriezies darbā pēc šī negadījuma, mēs ar viņu tiekamies. Pamatā tas ir darbinieks, direktors, viņa direktors, nodaļas vadītājs un arī darba aizsardzības speciālists, lai vēlreiz izrunātu tieši šo negadījumu, bet ne tikai uzrunāt darbinieku, teiksim tā, lai viņš var izteikties par saviem darba procesiem, varbūt par kaut kādām citām bīstamībām, ko viņš darba procesā ir novērojis. Un tad darbinieks var tā teikt, izstāstīt šādas lietas, ko varbūt mēs kā darba devēja pārstāvji ikdienā nepamanam. Tad mēs regulāri rīkojam, ja piedalāmies drīzāk tā varētu teikt, kā darba aizsardzības speciālisti iknedēļas sanāksmēs, kas notiek lielajās struktūra vienībās, stāstam par šiem nelaimes gadījumiem darbā, runājam ar darbiniekiem, izstāstam, kāda mums ir statistika, un tad darbinieki attiecīgi var mums dot kādu atgriezenisko saiti, redzējumu, kāpēc tā notika, un varbūt, ko mēs kā darba devējs varbūt varam darīt savādāk, lai novērstu šādu negadījumu atkārtošanos. Jā, tad mums, protams, ir arī šīs te darba grupas, kuras mums vada drošības pārvaldības sistēma un drošības komitejas. Atšķirās viņas tā, ka darba grupas ir lidostas struktūrvienība, vadītāji piedalās visi šajās darba grupās un vēlreiz runā, izskata šos te gadījumus, skatāmies video, visi diskutē, var izteikt savas domas par notikušiem nelaimes gadījumiem. Drošības komitejas savukārt ir nedaudz retāk, bet tur tiek iesaistīti jau pilnīgi visi lidlaukā, pareizāk sakot, strādājošo uzņēmumu pārstāvji. Un vēlreiz arī tad visi šie te gadījumi, drošības gadījumi, kā mēs viņus saucam, tiek izskatīti un par tiem attiecīgi ir iespēja diskutēt un izrunāt. Jā, kā jau es minēju, katram gadījumam mums tiek noteikti šīs te preventīvās darbības. Te ir
burtiski kā piemērs, kas ir tāds, negribās teikt aktuālākais, bet biežākais ir aprīkojuma uzlabošana. Mums, piemēram, bija viens nesen gadījums, kad ražotājs nav paredzējis bagāžas traktoram, kas velk jūsu bagāžu, kad jūs kaut kur lidojat. Viņš ir gana augsts, piemēram, un darbinieks bija īsa auguma, viņš kāpjot ārā vienkārši neveiksmīgi, diezgan augsta tāda pakāpiena, nokāpja, izmežģīja kāju. Tad attiecīgi nolēma, kad varētu uzlikt rokturīti. Ražotājs to nav paredzējis, bet komisijā noteica, ka var uzstādīt papildus rokturu, lai darbinieks kāpjot ārā var pieturēties. Bieži vien, mēs pārskatām aizsardzības līdzekļus, kādi ir pieejami darbiniekiem, un attiecīgi vai tiek nodrošināti papildus jau esošiem, vai varbūt uzlaboti tie, kas jau viņiem ir. Arī pēc tam nedaudz parādīšu pāris piemērus. Tad ir pilnveidotas apmācības, protams, un pārskatīt darba procesi. Un tad papildus vēl jau manis minētajiem, kur mēs ar darbiniekiem tiešām runājam, mums ir vēl pāris lietas, kur mēs iesaistam darbiniekus. Ja mums ir jauna aizsardzības līdzekļi, mēs to dodam iztestēt darbiniekiem. Nenodrošinam visiem, iedodam pamēģināt. Te ir pāris arī piemēri, ko mēs esam pēdējā laikā nodrošinājuši. Pretslīdes uzliks apaviem ziemā. Pagājušajā gadā diezgan lielā apjomā devām darbiniekiem izmēģināt. Atsauksmes bija pozitīvas, neslīd. Protams, bija pāris komentāri, kad grūti uzvilkt, bet vairums izvēlētos, ārā ir ledus, viņi izvēlētos lietot šādas uzlikas. Paaugstināts redzamības tīklietu vestes, tas atkal vairāk aktuālāka vasarā, tā kā ir ļoti karsts. Tās atšķirās no tās vestes, ko jūs redzat šeit. Viņas ir tādas tā kā pilnīgi tīkla veida. Plāns tīkliņš, viņas ļoti vieglas, ļoti plānas, un vienkārši, lai darbiniekiem nav tik karsti uz peronu veicot darbu. Aizsargcepurs ap cieto pamati mums ir bijuši jau ļoti sen, bet tikai nesen secinājām to, ka darbinieki saka, viņas ir nērtas, viņas spiež, viņas nevar pielāgot, līdz ar to meklējām vienkārši labāku modeli šīm cepurēm. Darba cimdi, tas, protams, arī mums ir liels izaicinājums, ņemot vērā, ka tas ir galvenais aizsardzības līdzeklis, lai, piemēram, nodrošinātu nodaļai, kurai 350 darbinieku, daudz maz vienu pāri, kas darētu visiem, ir diezgan izaicinoši. Tad mums ir dažādi veidi informatīvās kampaņas. Viena pagājušajā gadā liela informatīvā kampaņa bija individuāla aizsardzības līdzekļu kampaņa ar mērķi informēt darbinieks par to, kāda individuāla aizsardzības līdzekļi jālietā un kā to darīt pareizi. Šeit mēs izmantojām darbiniekus kā modeļus, konkrētās struktūra vienības darbiniekus, arī paaicinājām uz šo fotosesiju. Un, kopumā sadalījām lidos darbiniekus tādās kā amata grupās, un kopā mums sanāca 21 plakāts. Protams, šobrīd izmantojam šīs plakātus aktīvi apmācībās. Esam iekļaujuši visās apmācībās un, protams, izplatījuši gan elektroniski, gan arī izvietojuši uz ziņojumu dēļiem. Un tad mēs cenšamies reizi gadā vismaz uzņemt kādu darba aizsardzības video. Līdz šim mums jau tādi ir 5. Es arī, ja laiks atļaus, centīšos vienu parādīt. Bet šis ir par dažādām darba aizsardzības tēmām. Mums ir jaunāks video, bet tas vēl nav pabeigts. Šobrīd tieši kā reizi top. Un arī šeit mēs izmantojam kā galvenos personāžus mūsu lidostas darbiniekus. Bet visur mums ir viens vienots elements, un tas ir lidostas talismanis. Un, protams, šos video arī mēs izmantojam visās apmācībās. Mēs rādam viņus ievada apmācībā visiem jaunajiem darbiniekiem, un mēs arī iekļaujam darba aizsardzības instruktāžās šos te video. Šeit piemērs.
Jā, tālāk tāds video mums ir. Man gan neiet vairāk uz priekšu slaidi. Aizgāja, jā, viss kārtībā. Tad pavisam īsi vēl par divām lietiņām, kā darbinieki var iesaistīties savas darba vidas uzlabošanā. Mums no vasaras ir izstrādāta mobilā aplikācija Eriks Mobile, kur ir iespēja helpdesk, kur ir integrētas helpdesk funkcijas, ja iespēja pieteikt jebkādu problēmu. Tas var būt ar IT problēmām, pieteikt caurlaides un tam līdzīgi, bet viens no galvenajiem ir tas, ka tur ir iespēja ērti, ātri pieteikt šo incidentus un problēmas, uzņemot varbūt kādu fotofiksāžu, un tad ļoti operatīvi šī informācija tiek nodota atbildīgiem, kas varētu novērst šo te problēmu. Nu, un pēdējais ir, pagājušajā gadā izveidojām ideju banku, kur darbiniekiem ir iespēja iesniegt savu ideju, kā varētu pilnveidot darba procesus lidostā, padarīt drošākus, efektīvākus. Visas idejas tiek izskatītas, tām tiek atbildēts, var realizēt, nav iespējams realizēt, un arī šīs idejas vērtē augstākā vadība. Un labāko ideju autori mums tiek apbalvoti apbalvošanas ceremonijā ar naudas balvām. Un šis te reģistrs pieejams visiem, var apstīties, kādas ir kolēģi idejas, un varbūt iedvesmoties pašiem kaut ko uzrakstīt. Paldies par uzmanību! Paldies, Guna. Sakiet, lūdzu, kurš priekšlikums dabūja galveno balvu? Mums bija priekšlikums par, ja iedomājaties, kad jūsu bagāža tiek paņemta no lidmašīnas, viņa tiek arī kaut kur nogādāta. Un tai vietā, kur viņa jānogādā, tur bija vārti, kur bija jāizkāp, jānospiež poga, vārti atverās, jāiebrauc iekšā, jāiztais ar pogu. Tagad viņi to dara automātiski. Vārti tika pārveidot uz automātiskiem, kad piebrauc klāt, viņi atverās, un tas ļoti samazina laiku, kurā pasažieris saņem savu bagāžu. Paldies, jā. Sakiet, neprātīgākais priekšlikums? Neprātīgais man jau bija šāds jautājums, bet neko citu es neizdomāšu, bet jā, mums bija priekšlikums, kad mums lidostas teritorija sadalās peronos, tas ir, kur gaisa kuģi stāvvietas atrodas, un, protams, kad vasarā darbiniekiem ilgstoši jāpavada vienā vai otrā peronā un nav iespējas tikt pie ūdens tajā vienā no šiem peroniem, un tad bija ideja, ka vajadzētu uzstādīt, vai kaut kādu dzertuvi vai ko, bet tas ir
Jā, nu tā kā, bet tas ir, nu iedomājieties, kad ir tikai asfalta lauks liels un perons, kuram, protams, tas būtiski arī viss sastāvs, nu, nav tik vienkārši. Tā nav slikta ideja. Vienkārši viņi ir, nu, finansiāli nerealizējami. Spirdzinājumu punkts. Jā. Paldies, mums vēl daži jautājumi. Vai nav fiksēti gadījumi, kur darbinieki domājot, ka uzlabo procesu efektivitāti, patiesībā pasliktina drošības situāciju? Jā, nezinu, kāpēc konteksts tāds, bet jā. Nu, es pat nezinu, vai tieši darbinieki, bet mums arī pašiem ir bijušas situācijas, kad kaut vai tās pašas komisijas vai sanāksmes, kur nolemj par kaut kādām izmaiņām, nezinu, darba procesā vai aprīkojumu uzlabošanā, īstenībā mēs radam citu bīstamību. Nu, vienkārši nepadomāt. Ir tādas situācijas ir bijušas. Nav bieži, bet, diemžēl, mēs esam adūrušies, ka darbinieki saka, nē, šitas nav vērtāk nemaz. Tāpēc mēs cenšamies viņus pēc iespējas iesaistīt tajā visā. Kādas izglītības pakāpes darba aizsardzības jomā tiek nodarbināti darbinieki? Tad tie ir tie jūsu kolēģi, kas arī, acīm redzot, strādā darba aizsardzībā, jūsu kolektīvā. Tieši mūsu nodaļā vai vispār? Es tā domāju, kādas izglītības pakāpes darba aizsardzības jomā? Mums, protams, ir mēs esam kompetenti darba aizsardzības speciālisti. Ja mēs runājam darba vides speciālisti, mums ir izgājis šo te kursiņu, bet kolēģei nav jāstrādā ar tādām darba aizsardzības dokumentu sagatavošanu. Bet, ja ir runa par tiem atbildīgiem, tad vienkārši mums ir iekšēji izstrādāta oficiāli apstiprināta apmācība programma, kuru viņi iziet, iepazīstas, kāpēc darbiniekiem jāievēro vai jālieto kāds aizsardzības līdzeklis, kādas lietas ir jāuzsver varbūt no tām pašām instruktāžām, lai viņas būtu kvalitatīvākas, kāpēc ir jābūt obligātiem veselības pārbaudēm. Nu, tāda padziļināka informācija nevis, kas ir atbildīgiem par sevi jāievēro, lai viņiem būtu droši, bet kas ir viņu darbiniekiem droši. Un noteikti pēdējais jautājums ir no kāda pasažiera, kurš sēž, skatās eliminatorā. Ak, Dievs, cik tiem puišiem, kas tur liek tos koferus, cik viņiem ir smags darbs. Un vai bagāžas krāvēju risku mazināšanā esat mēģinājuši pielietot eksoskeletus? Mēs testējām, jā. Vai es saprotu, kas ir eksoskelets? Eksoskelets. Tā ir ierīce, kas nedaudz atvieglo tā kā strādā. Ja nemaldos, mums bija prezentācija, mēs mēģinājām, mums kā reiz Švenka Latvija kolēģi ieteica šo izmēģināt. Tā doma tāda, ka ir, nezinu, viņš izskatās tā kā tāds augstkāpēju aprīkojums. Tajā mirklī, kad ceļ smagumu, atliecot muguru apakaļ, viņš palīdz tā kā velk apakaļ to muguru, un līdz ar to tā slodze uz muguru samazinās pa kaut kādiem 20%. Testējāt un? Testējām un lēnām ieviesīsim. Plāns ir lēnām. Par cik mums ir ļoti daudz darbinieku, kas veic šo bagāžu pārvietošanu, tad 350 tieši līdz ar to mums tā. Un jāsaprot, kā viņu integrēt viņu darbā, jo paši darbinieki arī testēja. Viņiem jāpierod. Katrā gadījumā droši ņemiet līdz daudz bagāžas. Tas tiks atrisināts vairāk vai mazāk. Paldies, Guna, palieciet uz skatuves. Es vēlreiz aicināšu Dagni Garo, Dagni nāc, Lindu Šedleri un Māru Vītolu. Paldies šodienas lektoriem. Ar aplausiem vēlreiz Renāru lūdzu. Jā, es ļoti ceru, ka jums šis mazliet ielgušais pasākums nav radījis papildu stresu. Un kādam liekas, iztērēju vairāk kā pusstundu savu dārgā laika. Jūs viņu ieguldījāt savā drošībā, jo laiks, kas ir patērēts darba drošībā, viņš noteikti ir ieguldījums, nevis patērēts vai zaudēts laiks. Un es gribu pateikt milzīgi paldies mūsu 4 drošības vēstnešiem šodien šeit, kas ar saviem iedvesmas stāstiem, saviem pieredzes stāstiem, es ceru iedvesmoju arī jūs, gan šeit klātesošos, gan arī skatoties tiešraidē. Un lika jums saprast, ka ir iespējams izdarīt ļoti daudzas labas lietas. Un, Dagnie, es gribu pateikt paldies tev. Es domāju, ka tu esi savu uzņēmumu drošības čempions, un tu, man liekas, mūs vienmēr atrodi ar jaunu veidu, kā atkal atgriezt pie pamatiem un pamatīgi iekšā visiem par drošību. Paldies tev milzīgs! Protams, Lindas 3 superspējas, ko Linda ir ieviest uz supertalantu, superspējas Švenka Latvija un tas, cik jūs
daudz izdarījuši ne tikai paši, bet kad jūs katru reizi ejat ar vien tālāk, kā saka, mums palika garlaicīgi savā starpā, tad mēs gājām jau pie nākamajiem, pie izpildītājiem, pie mūsu apakšniekiem, un tā drošības pēda, ko jūs sastājat, viņi ir droša pēda. Tā kā milzīgs jums paldies, ka jūs viņu arvien paplašināt. Arī caur misiju 0, es redzu, ka tu esi misijas 0 krustmāte, un mēs kur vēl, ja ne šādā pasākumā, to krustmātes statusu apliecināt. Paldies tev liels. Paldies. Jā, gribētu teikt arī paldies Mārai, kura stāstīja par savām pastaigām, apgaitām un sarunām, kurās hokejs pagaidām nav tēma, par ko var runāt, bet es domāju, ka pēc šodienas tas ir mainījies, vai ne? Jo mums bija hokeja studija, mums ir hokejs kā drošības vēstneši, un varētu atceries, kā Uļiks stāstīja par to, kā automātiski visi drošības līdzekļi uzliekās, un cik svarīgi ir runāt ar darbiniekiem. Es domāju, ka šobrīd arī hokejs jūsu sarunās ļoti labi iedarēsies. Paldies liels par šodienas dalību. Paldies, man. Un visbeidzot, Gunas stāsts par to, ko jūs jau esat darījuši, viņš ļoti labi sasaucās ar tiem, diemžēl lielākoties lielskaitlīgākiem nelaimes gadījumiem, kas notiek pakrītot, paklūpot, paslīdot. Man patika jūsu risinājums ar to drošības rokturīti. Es domāju, ka ļoti daudziem šās drošības rokturītes kāpot vai lecot, mums arī karikatūrās, ja pamanījāt, bija daži piemēri, kas ir iz dzīves, ka tiek lekts ārā no kabīnēm vai tiešām izkrīt ārā darbinieks. Un jūsu drošības uzlikas, pretslīdes, tās ir lietas, kas mums ļautu, diemžēl, samazināt to daudzskaitlīgo kritienu, paklupšanu, paslīdēšanu skaitu, kas palīdzētu līdz ar to tuvoties tai 0. Paldies Gunai, paldies par jūsu ideju banku, par piemēriem un par jūsu drošības talismanu, kas līdzīgi kā mūsu NAPO, droši vien arī palīdz jūsu uzņēmumā uzrunāt jūsu darbiniekus. Milzīgs paldies! Jā, un ja kāds domā, kas ir maisiņos, maisiņos tas pats, kas jums. Maisiņos nav nekas īpaši savādāks, bet tur iekšā ir QR kodiņš, kas ļauj jums aiziet pa tiešo uz šiem materiāliem, kas ir kampaņas materiāli, tik pie foršajām gata šļūkas karikatūrām, kuras noteikti var izmantot, izdrukāt un ielikt savā darba vietā, lai uzrunātu darbiniekus un tādējādi nestu šīs kampaņas vēsti tālāk praksē. Paldies jums visiem par dalību. Uģi, atpakaļ pie tevis. Paldies Renāram, paldies arī lektoriem, paldies arī jums. Es esmu pārliecināts, ka jūs noteikti savos blociņos ierakstījāt ļoti daudz idejas, kur realizēšanā jūs jau ķersties klāt jau rīt. Novēlam jums veiksmi darbos un saprotam to, ka, ja kādam kaut kas ir aizmirsies, tad šīs konferences video varēsiet noskatīties Darba inspekcijas Facebook un YouTube kontos. Un atceraties, ka misijas 0 esam tikai izcelības ceļa sākumā. Paldies par jūsu darbu, paldies par jūsu laiku, ko veltījāt, paldies par jūsu ieinteresētību. Uz tikšanos! Paldies!